Labdien! Šis ir tavs podcasts par izturības sportu. Mani sauc Jānis Mūsiņš, un es esmu Train to Win Endurance Coaching galvenais treneris un dibinātājs. Dārgie draugi, labdien! Es sākšu tā kā tu teici, vai aizņemšos Kaspara vārdus pie mums šodien ciemos pirmo reizi pa visu mūsu podcastu pastāvēšanu vēsturi. Ir atnācis vai ieradies El Prezidente. tā tev Kaspars nosauc, kas man likās ļoti gan atbilstoši, gan jauks. Sanda nepārprast. Mūsu ciemos ir Latvijas Riteņbraukšanas federācijas prezidents Sandis Āķis. Sandi, čau! Mēs bez bagāti. Sveiciens visiem, un čau Jāni, čau Kaspar. Čau visiem. Man liels laikam gods jābūt pirmajam, kurš ir tā kā ielauzies pie jums. Pirmajam prezidentam. Nemitīgi, jā. Nē. Vienmēr. Nemitīgi, jūs kādu tur plūmiet, Es jau Jānim teicu, pirms sākām redzējumu, viņš man prasa, vai es esmu kaut ko gatavojies, pa lielam baigi nē, jo man pie rokas ir tie galvenie dati, kas man ir ikdienā, bet tā, ka es te būtu mājasdarbus pildījis un prasījis Jānim, ko jūs man te prasīsiet, tā galīgi nav. Es domāju, to Jānis var apstiprināt. Tā kā, es domāju, ka mums būs tāda dzīva un laba tāda saruna iz dzīves, Varbūt man vienkārši lūgums, es iespējams, ka es pats aizbraukšu tajā virzienā, bet šodien pa politiku cenšamies nolikt to malā, jo riteņbraukšanā, es domāju, riteņbraukšana tas unikālais veids, kas vieno jebkādu uzskata cilvēkus kopā, un viņi uz riteņiem sēžot blakus var paveikt lielas lietas. Bet tiklīdz sākās kaut kādi runas pa ekonomiku vai pa politiskiem ieskatiem, tur bieži vien tā komanda vienkārši pajūk, kaut kā tā īsmu ievadam. Sandi, mēs neesam Kaspar baigi populārie tieši attiecībās politiskiem jautājumiem. Tīri otrādāk, tā kā mēs tādi ļoti varbūt jautājums, tur būs kādi tādi pieskaņi. Mēs vispār apsolījām, ka jautājums uzdosim jebkādus. Ja būs, bet es nezinu, vai Jānis zina tikai kādi. Man ir viens no Instagram. Ok. Jā, bet es esmu gatavs, tā kā atbildēt. Kāda būs atbilde, to es pateikt nevaru, bet es esmu gatavs. Tā kā. Jā. Klau, vispār, zin kā, mēs pirms sākam uzreiz ar jautājumiem, tu varbūt tās vari vēlreiz atgādināt cilvēkiem. Es domāju, pirmkārt, ļoti daudz cilvēku, droši vien, kas mums tur klausās, ne visiem viņiem ir licence, un ne visi viņi droši vien tā saprot, ko vispār tur tā federācija dara, jo tā vienkārši un atklāt runāt, bieži vien ir vienmēr visos sporta veidos tās federācijas tiek vainotas, visas bēdas, tad tur virziens federācija. Bet varbūt tās, tādam lielākam, plašākam ievadam. Jā, izstāsti, ko dara federācija vispār, kāda ir jūsu loma un ko jūs varbūt tās arī nedarat, jo bieži vien, man liekas, cilvēki tur met jums tur ar kaut kādiem akmeņiem, bet īstenībā virziens ir pilnīgi nepareizs. Tavā jautājumā bija liela daļa jau patiesības, jeb kaut kas tas, ko varētu izteržāt. Federācija Latvijas Riteņbraukšanas ir diezgan pasena organizācija, un dotajā brīdī mums ir, ja es nekļūdos, 50 plus kaut kādi šie te juridiskie biedri, kas ir, kā maza saime, kas pārstāv riteņbraukšanu. Jebkurā gadījumā es būtu priecīgs, ka mums būtu vēl kāds pievienotos, bet ar noteikumu, lai viņš ir pragmatisks, lai viņš vienkārši neatnāk samaksā, un beigās viņš nepiedalās tajā procesā kā tādā, Tad Riteņbraukšanas federācijas tā būtība ir tāda, ka apvieno šos te biedrus, un tā galvenā doma, ka mēs tā kā esam šī organizācija, kas pārstāv šo te sporta veidu starp sportistiem, valsts pārvaldu kā tādi, Bieži vien, tad vienkāršiem vārdiem mēs esam servisu organizācija, mēs tādu uzņēmēju viedokļu skatāmies, un tātad mūsu tie galvenie uzdevumi droši vien tas pats, ko mēs vienmēr rakstam sacensību nolikumos, tas attīstīt, un bērnu jaunatnes sportu, tāpat arī augsto sportu, amatieru sportu, un piepalīdzēt ar lietām, kas saistās ar riteņbraukšanu, tur kaut kādiem sociāliem projektiem, tur iespējams kaut kādām būvniecības lietām, kas nav notikušas pēdējos 30 gados. Mūsu uzdevums ir nodrošināt tātad sportistiem, lai viņi tiktu pārstāvēti
valsts izlases, pārstāvēt olimpiskās spēles, pasaules čempionāti, jā, lai būtu Eiropas čempionātos pārstāvniecība. Un tātad mūsu vēl misija tāda, ka mēs organizējam Latvijas čempionātus vairākās disciplīnās. Un kamēr es esmu jau šajā sasaukumā, mēs esam jau kļuvuši jau par tādu kā multisporta federāciju, jā, jo mums šīs disciplīnas nemitīgi aug un aug. Un es skatos, ko mums sūta Starptautiskā riteņbraukšanas federācija. Ja, tad pēdējais pasaules čempionāts, jaunākais, man tā liekas, ir sniega riteņbraukšana, braukšana no kalna pa sniegu. Tas ir tas tā kā tie mega avalanche, kur džeki ar downhill ričkiem vēl lejā pa kalnu? Tas ir, es saprotu tā, kad ar šiem te fatbaikiem, džeki uzkāpa augšā kaut kādā veidā un tā klapē lejā, ar kritieniem vai bez kritieniem, es pateikt nevaru, es neesmu vēl redzējis, būtu interesanti. Es īstenībā, es pats braucu fatbaiku pa sniegu un arī no kalna, es iespējams, ka arī gribētu pamēģināt, bet šeit ir jautājums, jā, cik šī nogāzes stāv vai ne tas tā mazai atkāpē, jā. Tas tās galvenās lietas, ar ko mums tā kā būtu jānodarbojas, jā. Es tā ceru, ka es neesmu aizmirst no tām galvenajām lietām kaut ko, jā, bet, tā būtība, es vienmēr arī runājot ar treneriem, es saku, mēs esam tā kā menedžeri vidutāji pa vidu, mums ir iedots, nosacīts kaut kāds budžets no valsts puses, jā, patiecīgiem sasniegumiem, ko ir sasnieguši šie sportisti vai federācija ar savu darbu nopelnījusi, jā. Tad mēs cenšamies pēc labākās pārvaldības principiem, kā moderni teikt, jā, to visu kaut kādā veidā sadalīt, jā, bet tā problēma pēdējā laikā ir tāda, ka mūsu to disciplīnu kļūst vairāk un vairāk un vairāk, ja mums tā nauda ir tik, cik ir, ja? Bet, jā, pa naudu vienmēr žēlosimies, un viņas nekad nebūs, jo arī jāsaprot tāda lieta, ka arī lielās valstis un lielās valsts federācijas, bieži vien ir apdalīts, un arī viņiem nepietiek, ja? Un tad viņi bieži vien lāpās ar lieliem investoriem. Tur, protams, ekonomiskā situācija ir savādāk, tur tie tirgi ir lielākie, līdz ar to tur piesaistīt kaut kādas kompānijas ir vieglāk. Bez šaubām tur arī nodokļu politika ir daudz draudzīgāk, lai atbalstītu sportu. Ja, es domāju, ka mēs sarunas gaitā atgriezīsimies pie šī jautājuma par atbalstīšanu un par sponsoriem. Ja, tā kā, tas tā īsam tādam pārskatam varbūt 2 minūšu griezumā. Man tev ir tāds papildus jautājums, kur es arī teicu vai pieminēju, vai tu vari uzreiz nosaukt lietas, kur cilvēki parasti domā, ka to dara federācija, tīpaši, vai, pārmet jums kaut ko kā federācijai, ko jūs īstenībā nedarat, vai kas nav jūsu tāda tieša atbildībā. Pirmkārtām, jā. Pirmkārtām droši vien, kad klubu pārstāvniecība, jā, jeb velo kaut kā komandu, tur darbība iekšējā, jā. Tajā pašā laikā arī mēs nekontrolējam, piemēram, šīs sporta skolas kā tādas. Jā. Tur ir, piemēram, Dobelē, Rīgas riteņbraukšanas skola, tos pašus Murjāņus mēs nekādā gadījumā. Tā kā tādi momenti. Kas vēl? Bieži vien mēs arī mūsu pāraudzībā, protams, atrodas šīs sacensības, kas ir kalendārā kā tādas, jā, bet arī sacensību organizatoriem ir uzticēts rīkoties pēc savas labākās gribas un pārvaldības principiem, organizēt šīs sacensības. Un bieži vien ir tā, ka tās pirmās kaut kādas negācijas vispirms nāk tā kā uz federāciju. Ja, lai gan bieži vien cilvēki, es domāju, ka arī varbūt tur sacepās pa ātru un bieži vien lietas varētu izrunāt tur kaut kur uz vietas, jā, sacensībā. Ar organizatoriem bieži vien jau ir tā, kad aizbrauc mājās vai otrā dienā, jo tas jau viss jau ir izgājis un tas emocionālais fons ir nokļūst līdz vidējiem ikdienas un tad saprot, tur nebija tik traki vai kā. Ja. Bet kopumā, jā, es pat teiktu, ka mūsu tā nišas tā darbība ir diezgan tāda pat šaura. Jā. Mēs tur vairāk esam tādi, Es vienmēr saku, tā kā servisa organizācija, ja, kas kaut ko paņem un piepalīdz, ja, bet, jā, otra lieta, man pašam ievēl, nonākot amatā, bija tā, ka, man tēvs ilgi domāja, ja, kad es esmu nokļuvis kaut kādā mega amatā, ja, ar mega algu, ja, kā tādu, tā kā es viņam beigās tāds, klausies, Fāter,
tu zini, ka es pats par to arī tā kā, piemaksāju, lai es tur kaut kādā veidā atrastos un aizlāpītu kaut kāds caurums, ja, kas attiecās uz sportistiem un pasākumiem, ja, tad tas viņam bija liels brīnums. Ja. Ir ceļš cilvēku provincē, tur vecā gada gājumi, ja, es pieņemu, ka viņiem tā izpratne pa lietām tur ir gaužām savādāk, ja, nekā patiesībā tas ir. Un līdz ar to, arī no šī aspekta, ja, tas ir, es teikšu, šis amats ir tāda ziedošanās sabiedrības vārdā bieži vien. Jo par šiem gadiem, ir reti sanāca, ka kāds pateikt paldies. Un patiesībā pēdējā laikā paldies saka tie, kas varbūt agrāk gāja garām ar augstu pacelt degunu un teica, ko te šitie vispār te ir. Darēja un viņi pilnīgi tur kaut ko, vispār no citas pasaules neko nesaprot, ja, bet kopumā atgriežoties pie šī te fona, es ļoti esmu priecīgs par to, ka šeit arī priecāties, protams, jābūt tādā samērojamības pakāpē, ja, ka mums ir izdevies vismaz pagājušo sezonu aizvadīt diezgan gludi no tāda komandas kopējā izpratnes, saprašanās, snieguma un arī emocionālā fona. Jā. Mēs esam izskāvuši kaut kādas negācijas, tipiskos latviešu varbūt skaudīgums un tādas lietas. Jā. Un tas kopumā arī droši vien, kad rezultatējās tajā kopējā sniegumā, kāds viņš pagājušajā gadā bija. Jā. Jo Jānis gadu atpakaļ man tā teica, kad ritē braukšanai federācijai jāliek 2 dēļi priekšā, ja, ka mums visi iet pa skuitāku. Ja, bet tam visam ir loģisks sakarības un cēloņi un cikliskums, un no tā aizbēgt nevar. Tas nebūs vairs populāri teikt, ja, bet Covid mums iecirta baigo robu visā stāstā. Un tā ir viena lieta, otra lieta, ka jābūt reāliem. Mēs dzīvojam tur, kur mēs dzīvojam, un tā viss politekonomiskais fons arī, kas mums ikdienā ir šeit apkārt, ja, neko labu tādā ilgtermiņā nedod, un mēs katru gadu esam spiesti spēlēt pēc kaut kādiem jauniem noteikumiem no valsts pārvaldes puses. Ja. Jānis droši vien ļoti labi zina, kā arī kur un kā drīkst iztērēt tikai piešķirtos līdzekļus, lai gan brīžiem tie ir absurdi. Varbūt iedot kaut kādus punktus, jo es domāju, mums klausās daudzi cilvēki. Tajā skaitā man nav skaidrs šīs, jo es jau te bišķi tādu, kā saka, mana loma šeit ir Tanta Bauskā, tāpēc es klausos. Jā. Un varbūt tu vari iedot kaut kādus tādus, tos neloģiskās lietas, jo tas varbūt arī dažreiz, kur cilvēki uzklūp federācijai, jo viņi, piemēram, nezina, ka jūs kaut ko izdarījāt, palīko no malas, bet īstenībā tas bija vienīgais ceļš, ko jūs varējāt izdarīt, tādā veidā. Sāksim to, ka baigi līgo mēs neko tur baigojas izdarīt nevaram. Ja, pie mūsdienu tehnoloģijām, atskaišām formām un tā visa. Ja, mēs varam kaut kādā veidā kaut ko optimizēt. Es domāju tā, ka tas cilvēks skatās uz jūs kaut kādu to lēmumu un domā, kas šits tāds bija. Ja? Bet īstenībā, ja tas bija, jūs to tā izdarījāt, tāpēc, ka tas atļauts ir kaut kādā rāmī no valsts vai noteikumiem, UCI. Es saprotu, kas par tavu jautājumu. Jā. Pavisam banāli, jau vienkārši. Ja federācijai, piemēram, pienākās kaut kāds budžeta apjoms, jeb lielums, tad jebkurā ģimenē, uzņēmumā, jā, vai kaut kādā saimniecībā zemnieki, mēs reiķinamies to, ka mums ir 10 eiro. Tad mēs šos 10 eiro arī tur sadalām vienam otram vai tā. Jā, bet no valsts, ka šī nauda tiek iedota, tad mums šie 10 eiro, piemēram, no 10 eiro 7 jāiztērē, piemēram, noteikti, piemēram, ja, pa mašīnas mazgāšanu, ja, 3 eiro var palikt šoferim, kuram pa to ir jāpēd, piemēram, ja, jāpaliek arī kaut kādam dienas naudai pār. Šeit 10 eiro, protams, šīs proporcijas nebūs tā, ja. Un mēs nevaram tā atkāpties un kaut ko mainīt pēc lietas būtības, ja. Mēs nevaram, piemēram, uzkrāt naudu. Mēs, piemēram, nevaram uzkrāt naudu uz nākamo sezonu. Mums viņi ir jāiztērē tajā gadā, kad viņi tiek iedot. Un tas arī ir absurds. Es uzskatu tā, ja mēs labāk strādājam, vai mēs visi kopā lemjam koleģiāli,
kad, piemēram, nepiedalāmies tur un netērējam naudu to, bet labāk pārvirzam, piemēram, tā kā šogad meitenes ir Jaunzēlandē, piemēram, viņam uz doto brīdi nav naudas, tad ieliekam šo te budžetu tur. Mēs to nedrīkstam darīt. Un ja mēs šo te naudu neapgūstam, mēs principā arī viņu nedabūjam. Pirms Tokijas izmet Covid naudu absurdā lielumā. Protams, ka sportisti ir priecīgi, treneri ir priecīgi, vecāki ir priecīgi. Ja, ka par to naudu mēs varam tur nopirkt tādas nebijušas lietas un ekstra lietas. Ja. Es kā uzņēmuma vadītājs, piemēram, vai federācijas vadītājs, no loģiskā saprāta, par to neesmu priecīgs. Ja, jo šo naudu varēja izmantot daudz pragmatiskāk. Bet uzstādījums bija tāds, tad. Protams, šeit es negribu pārmest šeit sportistiem vai treneriem un tur vecākiem un no tāda viedokļa, bet es vienkārši par to absurdo situāciju, jo tas jau viss ir saistīts, kas par kopā, ja, apstamies, piemēram, kā mums jaunie vilcieni arī šeit valstī, ja, tas ir, diemžēl, tu vari aizbraukt kaut kādu brīdi tur uz treniņu nometni tur un no tā visa atslēgties, ja, bet ja tev ikdienā šeit ir jādzīvo, un arī tiem pašām sporta skolām, es arī pieņemu, piemēram, Rīgas riteņbraukšanas skolai, tur arī tā salda dzīve nav tiem treneriem, tur tās atskaites, jā, un viņiem tiek samazināts budžets katru gadu, un jābūt ir noteiktām treniņu grupām, mazāk nedrīkst būt sportisti, naudas paliek mazāk, un ja viņš ir, piemēram, ja sportists ir Latvijas izlases kandidāts, un ja viņš piedalās nometnē no Rīgas riteņbraukšanas skolas, tad, ja es nemaldos, viņam finansējums tiek apcirts kaut kādā apmērā. Ja? Absurdas lietas ir, kā skola sūta no sevis sportistus uz nometni. Respektīvi, šī tā sabalansētība un kaut kāda kopēju naudas sapludināšana kaut kādā noteikti mērķu vārdā, jeb uzdevuma vārdā, mums ir diezgan ierobežotas iespējas bieži. Tad mums, briežiem ir jāpieņem tādi pilnīgi neadekvāti lēmumi, ja, pa kuriem ikdienā cilvēki vienkārši smejas. Ja, Bet, kas vēl tāds, zin kā, es negribu te knāpt, kad kādam acī, ja, jo jāsaprot viena lieta. Es arī šodien tā sev nosolījos nelamāt tur valsts pārvaldes pārstāvis, ja, jo... Nav jau jēga. Gan jau kāds arī dzirdēs vai arī kādam atstāstīs kaut ko, ja, jo mums jau arī viņiem ikdienā ir jāstrādā. Saproti, un arī tas, kad tie cilvēki pārvalda it kā mainās, un tā sliktā ziņa ir tāda atkal, ja, ka mums atkal tur jauns vajadzīgs ir ierēdnis ministrijā, ja, kurš piešķir naudas. Un es saku, mums katru gadu dzīve tā kā pa celmiem. Liekas, kad mēs esam atrasinājuši pagājušajā gadu ar iepriekšējo ierēdi, mēs tā kā tikāmies. Mums ir tā kā budžets ir iezīmēts, ko mēs esam nopelnījuši, ja, mēs tā kā to reiķinamies, bet makā viņš vēl nav. Ja, un kamēr nav, ir tā, ka mums jābrauc ar mašīnu, kurai tukša bāka, diemžēl. Tas kā nav iespējams. Jāizdevās no kaimiņa. Tad jāstup. Kaut kā tā, jā. Klau, šito te varbūt tas bišķiņ paturpinot, es zinu, kad es atceros, kad Toms Marks pie mums bija, es viņam arī līdzīgi jautājumu, vai tā precīzi formulēt neatceros uzdevu, bet izstāstīja, bet īsi tā ļoti, saprotami, no kā veidojas vispār federācijas budžets. No kurienes jums ir piķis vispār? Jo tāpēc, ka citreiz, man liekas, cilvēkam liekas, ka ir kaut kāda, mistiskā rēnē, ja? Nē, reku mēs jau runājam, ka viņi ir neloģiska. Mums nav iespēja viņu īsti izmantot tā ļoti saimnieciski un tas, ko uzņēmē darbībā mēs uzskatītu par tādu. Un pat es īstenībā teiktu arī no tā treneru viedokļa, sev diezgan bieži mēs darām lietas šodien, kurš tev nesīs kaut kādu atdevi tur pēc gadiem. Gada, 2, ja. Un normāli jau tā vajadzētu būt tā attīstībā. Mēs runājam, ka nav, bet var tās, jā, tur tā 3 vārdos iezīmē to finansēšanas modeli, kā vispār tas izskatās. Redzēj, mums tās lielākie tie donori, grozamies, kā gribam, ir valsts pārvalde, jā, tātad mums nauda nāk no 3 avotiem. Tā ir Latvijas Sporta federācija padome, jā, tad ir Latvijas Olimpiskā komiteja, jā, un tad arī mums izēms kaut ko maksā. Tas tā, lielos Izglītības ministrija.
Nu, jā, tā ir izglītības ministrija. Jā. Un tad ir vēl nākamie, kas mums tā kā piepalīdz, jeb maksā pa zināmiem pasākumiem, kurus mēs esam arī konkursu kārtībā tā kā vinējuši, jeb uzvarējuši, pareizāk sakot. Ja. Tas ir Rīgā diezgan būtiski, man tā liekas, Smiltenē. Pa Kuldīgas nezinu, pa Dobels arī nezinu, bet tad no turienes nāk pašvaldības arī diezgan liels. Tad ir sponsori un ziedotāji. Bieži vien šīs summas, diemžēl, ir samērā iezīmētas, ja noteiktiem kaut kādiem sportistiem un klubiem, pie kuras mēs tā kā klāt tā kā netiekam. Ja, un tur tādā veidā ja mēs skatāmies. Un man tā liekas, ka jā, un tad tas ir nauda no malas, un tie mūsu paši ieņēmumi, tā ir licenšu daļa, ja, kas ir. Tā ir tā naudina, kā mums tas kopējais groziņš tā kā piepildās, veidojās. Es vēlreiz gribu pateikt lielu paldies federācijas darbiniekiem, diviem, kas mums ir algotie, ja, jo tik tiešām, ja mums nākamgad ir tas, kas mums ir nopelnīts, ja, tad bez šaubām, bez viņiem, bez sportistiem, bez viņu treneriem, ja, mēs nebūtu tur, kur mēs būtu. Tas arī skaidrs, jā. Es domāju, ka arī liels paldies arī visai riteņbraukšanas saimē, jo mēs esam gan aktīvi pie tā, kad, diemžēl, mums cilvēku skaits valstī samazinās, lai cik tas nebūtu skarbi, jā, un arī sportisti, jeb šī sportistu grupas, diemžēl, mums noveco, jā. Tas ir sausi skaitļi, skaitļi droši vien, kas mums baigi nepatīk, jā, bet mēs katastrofāli novecojam, jā, un šie te bērni, kas ir sevišķi kaut kur ārpus Rīgas tajās pilsētās, jā, pa viņiem tur cīnās 2, 3, 4 sporta veidi, jā, Rīgā tur atkal savādāk, tur pirmā lieta, tur basketbols jāpamēģina, hokejs, jā, futbols, jā, ja tur nav, tad varbūt kāds tiek arī uz riteņbraukšanu, jā, aizsūtīts, pamatā uz riteņbraukšanu lielākā daļa, nāk pēc tāda nejaušības principa, tā ir viena lieta, otra lieta, ja sensi brauc, jā, vai jebkāds arī brālis vai mās, tur tādā veidā, diemžēl, jo, būsim patiesi arī attiecībā pret sevi, ja, kad ir ceļš pie šīs te infrastruktūras, kāda mums tagad ir, priekš riteņbraukšanas, jā, mēs neko baigi labi nevaram piedāvāt. Jā, jo, es pats arī vairs pa šosei baigi nepārvietojos. Ja es agrāk braucu ļoti daudz salīdzinoši, jā, tad es tagad dodu, diemžēl, citiem ceļiem priekšroku. Jeb arī pat iekšā bieži vien minos, jā, jo, diemžēl ir tā, kā ir, jā, un tā ir tā realitāte. Klau, par tiem cipariem runājot, pirmkārt, es gribēju atgriezties atpakaļ pie tāda pozitīvās notas īstenībā, jo es gandrīz, es teiktu, zinu atbildi, bet man liekas, to ir būtiski visiem tā kā atskaņot. Es atceros gadi 2 atpakaļ laikam, bija beigās tagad mainīt tos prioritātes, kā dala to naudu. Mums nācās cīnīties par to vietu federāciju tajā sarakstā. Rangā, jā. Un tad bija tur baigā ņemšanās, kad visi tur izstāst, Sandi, tu zini tos ciparus, kur mēs tagad esam, kur mēs bijām, kur mēs esam, un varbūt arī, ko tas mums ir devis, jo tas tā kā, man liekas, tāds šajā gadījumā, federācijas starpā ir tāda forša sacensība, jā, un mēs, galīgi neesam sūdīgā vietā, vai ne? Jā, tas atgriežoties pie tā konteksta, ko es tā kā minēju atpakaļ, ja, par šo federācijas darbu, ja, jo tas tiešām ir federācijas darba rezultāts, ja, kur mēs esam nokļuvuši, tad, ja mēs tā pašķetinam atpakaļ, es nevaru precīzi pateikt, tas bija 17. vai 16. gads, bet tad Latvijas riteņbraukšanas federācija atradās godpilnajā 30. vietā. No visām tur 70 un cik tur tā federācijām, jā. Stabila viduvējība, teiksim tā, jā. Tāds piektais seba koridors. Aptuveni tā, jā. Kad tu mēģini tā kā izsisties, un tu jau principā 10. kilometrā esi jau vai melens ēd, jā. Ja vienkārši minies ar tiem pašiem tur kopā. Laktā tu ēd, tu vienkārši. Citi arī melens ap augustu, jūlija laiks, atkarībā kā kurā reģionā. Bet, lūk. Un tad
Es vienkārši tiešām tagad esmu federācijās no 20. gada. Es neņemšos spriest, kā tur bija pirms tam, bet nonākot ap 20. gadu, man tā šķiet, ka bija ap kaut kādu 11, man tā šķiet. Plus, mīnus. Jo, redz, tur arī bija tas, ka tur tās federācijas savā starpā cīnījās, kādus tur noteikumus labāk tur iesmērēt Latvijas Sporta federācija padomē, kas šos kritērijus veidoja. Jā. Un tad tur, es domāju, ka pie Fogeļa kunga, tur katru dienu bija pilns sarakstu federāciju pārstāvjiem vai vadītājiem, jeb lobbyiem, jā, kuri centās, tur iebīdīt kaut kādas savas, intereses vai regulas, jā, kad beigās, nonāk pie kaut kāda kopētā, kopsaucēji. Un ap 20. gadu man tā šķiet, ka tā, kad mēs sākām darbu, tad bija kaut kāds, ap 10. Es saku, jā, kaut kāds 15 10, kaut kur tā tū, bet tad bija nāca klajā šie slavenie Mārtiņa Lazdovska un Latvijas Sporta federācijas apkopotie kritēriji, kurus tur arī vēl viņi mēģināja tā kā locīt. Un tajā brīdī laikam mēs tā ieslīdējām lēnām kaut kur ap 10, 8. Jo uz to laiku tāpatās šie te kritēriji vēl tur, viņi bija, bet viņi nebija kā primāri, lai mums tur iedot kaut kādu naudas lielumu samērojumu. Ja? Jo pēc kritērijiem, kā tādiem, principā mēs sākam dzīvot pagājušajā gadā, ja, kad tur bija arī kaut kāds lielums, tad es nepateikšu par naudas summām, bet es zinu to, ka uz tā pamata, mēs pagājušajā gadā otrajā pusē jau sākām izjust, jau kaut kādu tādu samērojumu, varbūt jau nedaudz brīvību, jā, jo es treneriem arī teicu, ja, ka mēs jau varam jau ne tikai ēst varbūt maizi, ja, bet mums sanāk sviestam. Pa desu mēs vēl nerunājam. Pa desu varbūt, ka mēs runāsim šogad, es tā ceru, bet kas ir svarīgi, ja mūs šo te desu iedos tikai sezonas vidū, tad iespējams, kad mums nekas labs arī nebūs, ja, jo visi mači jau, mums ir galvenais starts pa lielam vasaras vidū. Jā, tā ir pareizi. Un tur arī čempionātu, un tas viss lietas tā kā, kaut kā tā izpēc. Tu vari bišķīt ieskicēt, kas ir tie pamat kritēriji, lai vismaz cilvēki saprot, no kā ir atkarīgs tas viss? Jā. Pirmkārtām, tur man tā, ja nemaldos, tie 4 punkti, tas ir nodarbojušo skaits, kas ir vispār. Tātad tie licenzētie federācijas biedri. Licencēties. Šeit nerunā par juridiskiem biedriem, bet tiem, kam licences rokām. Mums pagājušajā gadā plus mīnus ap 3,000. Tātad reku klausītāji, vēl viens papildu arguments nopirkt licenci. Ne tikai bērniem palīdzēsiet, bet vispār federācijai vairāk naudiņu dabūt no valsts. Jā. Jo šis te ir kā viens no tādiem vadošiem punktiem. Ja. Tad ir pasākumu skaits, ko mēs rīkojam. Ja. Un, protams, arī sportiskie sasniegumi kā tādi. Ja. Un vēl bija bērnu jauniešu dalība tajā visā stāstā. Tad tie akcenti jau, ko tad ministrija tā kā mēģina likt uz papīru un realizēt, ja, bet, es saku, to kadru mainību šajā iestādē, diemžēl, tur nesokās, kā viņi gribētu, ja, un tas bieži vien tādiem lēcienu veidīgi tas viss notiekās, ja, un, tie, jā, galvenie punkti, no kuriem tā kā veidoja šie te kritēriji. Un pagājušajā gadā mēs esam noslēguši godpilnajā 6. vietā. Ja, mums nav olimpiskie riņķi, laikam vēl 5, ja, bet tur patās. Olimpiskais 6. Mēs tā kā... Nē, mums ir tā olimpiskā lenta, ja, uz kā pakaršos 5. Ja. Bet kopumā es domāju, ka mēs esam pat pie tā, no individuāliem mēs esam 2. aiz vieglatlētiem. Un tad šī te nauda arī tiek sadalīta starp dotajā brīdī 15 prioritārām federācijām,
Pirms tam bija 20, viņi tā kā iezīmējuši, un tad pagājušajā gadu viņi tā kā reducēja uz šīm te 15. Ja? Un kopumā es domāju, ka, ja mēs skatāmies no šāda aspekta, tas ir gana godīgi, jo te ir princips viens, jo tu labāk strādā, jo tu vairāk tā kā arī saņem naudu. Ja? Bet vēl jāsaprot viena lieta, ka kas man it kā varbūt nepatīk vai patīk, tad šeit augsts sasniegums sportam šajā visā kontekstā atkal tiek dot tā pēdējā lieta un loma. Ja? Tas arī, tur jāskatās, kuros mačos, ko tu esi dabūjis, ja? Un tur tādā veidā. Ja? Jo man tik tiešām, man nekas nav pret šāvējiem. Es viņus varbūt cienu, jo viņi var izdarīt tādas lietas, ko viņi var iešaut tev. Jā, bet bez šaubām esošajā situācijā tas ir visu vajadzīgs un nepieciešams. Ja, bet tas ir vienkārši viens kā piemērs, ja, ka viņi atrodas ļoti augstu. Ja, es domāju, ka jebkuram latvietim, ja tagad likt nosaukt kaut kādas populārākās federācijas, tur, ticiet man, es domāju, ka šaušanu tur ret kāds nosaukt. Es nosauktu basīts, futbols, hoķis, vieglatlētika, kamaniņas un bobslais, un reka būtu mans piecinieks. Bobslais nav, Kaspar. Bobslais ir ārpus prioritāriem, un mūsu viss cienītais Zidnis Ekmans par to... Es dzirdēju, bet tas, kā es sauktu, vienkārši, kā man šķīst. Jā, tā kā šeit ir redz arī tā rezonanse, ja, viņiem ir ļoti, es uzskatu, labi rezultāti, medaļās un pasaules kausos, ja, bet viņiem nav atkal šis te jauniešu bāzi, ja, šie nodarbojušos skats. Viņiem, jo, bobslējā būsim godīgi, ja, tur jau visi nāk no citiem sporta veidiem. Un pēc 20 gadiem, jā. Tā kā, vieglatlētika arī nav viegli. Es domāju, kad aiziet uz Latvijas čempionātu, piemēram, pie tādā barjeras skriešanā. Bēdīgi. Tur jau nav pat pilns bombs, pat nevar nostāties. Tur man tā šķiet, ka 2 vai 3 skrien kaut kā noteikti disciplīna. Tā ir, jā. Tā kā vieglatlētika, es uzskatu, tā ir jebkura sporta māte un vispār jebkurā skolā. Kā to būtu jānodarbojas. Tā ir bāze. Es piekrītu, jā. Tad jau mēs vai lecam, vai skrienam, vai slidojam, vai bumbu spēlējam, jā, bet bāze vieglatlētika. Jā. Kaut kā tā īsumā. Jā. Es, kaut ko jautrāk. Nē, vienkārši atkāpējies, es dzirdēju tagad stāstus, ka ir sīkie, kuri tiešām nemāk skriet. Viņi nemāk skriet, kaut 6-gadnieks, viņš nemāk skriet. Zin kā, Kaspar, bet tā tas ir, un problēma jau bieži vien rodās to, ka viņi ļoti jaunā vecumā, jeb mazā vecumā, es nezinu, kā ir pareizāk Jānis zina droši, kā izglītos treneris pateikt, jā. Agrā jaunībā, jā, viņi tiek novirzīti šausmīgi šaurā specializācijā uzreiz. Jā. Tas pats Zviedrijā. Hokeju sāk spēlēt komanda pret komandu uz rezultāti. Man šķiet, ka no 12. Ja ne pat vēlāk, jā. 11 gadnieki. Es vienkārši par to runāju, jā. Jo līdz tam vecumam viņiem ļauj baudīt, iemācīties pareizi slidot. Jo, ja tu nemāki pareizi slidot, tad tavs driblings vai roku veiklība tajā visā stāstā nepalīdzēs, jā. Un tā ir tā realitāte. Es negribu teikt, tā nav negācija vai kaut kas tāds, bet tā ir realitāte. Ja? Ka jebkurš vecums ir jāpiemēro adekvāti noteiktam sporta veidam. Ja? Un šīs replika, kad bērni nemāk skriet, tā ir, diemžēl, skaudrā realitāte. Un es esmu par to, ka skolā būtu tomēr jābūt tā, kā mums agrāk bija obligāti normatīvi. Jo tas tomēr kaut kādā veidā vismaz satur tādā kopējā korē to visu, kā Jānis parši saka, jā, kas arī ļauj vismaz, es teikšu tā, neizlaisties viņiem, jā, ikdienā skolā. Jo, manā skolas gaitās, ja manā agrā jaunībā, tas bija negods, ja mēs nevaram pieaugties pie stieņa, noteikti to reižu skaitu. Jā. Mums varbūt klasē bija 1-2, ja, kas tur tirinājās, kas nevarēja. Tā kā es tagad. Citu apsvērumu dēļ. Jā, bet, jā. Un pie šiem atgriežoties,
tas arī, tad, kad mēs sākām strādāt, tad es arī teicu, ka mums jābūt tas, kas tagad ir, ka mums katru sezonas sākumā Murjāņos ir obligātie fiziskie testi. Es negribu teikt, tur ir labi vai slikti, bet viņi vismaz mums ir, un no federācijas ir noteikti kriteriji, ka tādiem ir jābūt. Tā ir droši vien arī bieži vien kā pārdomi, jeb kā lakmus papīrs, kur var redzēt, cik viņš ir tizls vai nav tizls, cik viņš ir spējīgs vai nav spējīgs. Jā. Es tagad, bet pēc šitā gan tagad iesim kaut ko pozitīvāku, bet par to, tas droši vien ir tas, ko tu teici par to predispozīciju, vai restīvi to, ka viņus tik agrā vecumā specializē. Murjāņos arī laikam ir riteņbraucējiem šitie, tagad ziemā kaut kad nesen relatīvi bija vispārējās fiziskās sagatavotības tā kā diena, kur viņi nevis tā kā vingro, bet sacenšās tur kaut kādā tur skriešanā, tur kaut ko meta, kaut kas tur bija kaut kāda video. Un tā es arī noskatījos, ka tur viena liela daļa, viņi ir tizli. Kā viņi skrien, kā viņi pietupjās, tur, ko viņi darīja. Viņi droši vien māk diezgan labi braukt ar riteni, bet tas nozīmē, ka viņi jau tādi, cik viņiem tur gadi, 15, 16 bija. Tā kā, es tā vienkārši ne visi, bet liela daļa bija tādi riteņbraucēji, kuri īsti ne paskrien normāli, ne pietupjās pareizi un tā tālāk. Tā kā tā jau arī. Tā ir tā saucamā realitāte, ko es pieminēju. Un tagad, kad jaunieši juniori bija aizbraukuši uz nometnēm kopā treneriem, kur lika treneris darīt vienkāršas lietas, pavisam vienkārši, priekš mūsu saprašanas. Viņiem tas radīja gandarību, ko viņi ikdienā bieži vien nesaņem tajā sporta skolā vai savā skolā. Jo es tagad neatceros, kurš no politiķiem teica, bija braucis pa Latgali, bija ieraudzījis, kā bērni ārā spēlē futbolu pie mājas. Viņš bija līdz apstāties šoferiem, viņš bija vienkārši sēdējis pļaus malā un skatījies. Bet tā jau mums agrāk bija bērnībā ikdiena, ka mēs no skolas bieži vien aizgājām mājās ar pussaplēstām netīrām biksēm, mēs bijām paspēlējuši tur futeni kaut kur pļavā. Uzkāpuši kokā? Un pa ceļam. Tieši tā, jā. Un šīs te viss mūsdienās ir, diemžēl, kaut kur tālu pareizi. Pavisam godīgi. Tā tas ir. Es gan domāju, ka ja tā godīgi, tas, kur mēs tad bijām, tas nekad nemainīsies. Protams, viss ir mainījies tagad. Jā, tā, un es varbūt tā lēnām aizdīšu pie manu vienu tādu nākošā, labi, es teikšu tādā āķīgi mana jautājuma. Varbūt tās, ka uz viņu nav atbildes, un tas varētu būt pilnīgi normāli, bet vai tev ir, attiecīgi kā federācijas pārstāvjiem, mums ir kaut kā tāda vīzija, kaut kāds masterplāns, kā mums tas jaunietis, tad, kad viņš atnāk tajā sportā, kā viņš iziet cauri kaut kādiem tiem saviem attīstības cikliem, lai viņš varētu nonākt tajā augstu sasniegumu sportā. Jo, kā tu arī labi zini, sports paliek arvien jaunāks, un tā ir liela problēma īstenībā arī mūsu gadījumā, tāpēc, ka mums ir, šajā gadījumā runāja, teiksim, mūsu kā treneru gadījumā vai kā sistēmas, kā sistēmai, jo mums ir jādod ļoti ātri, jātiek pie ļoti konkurētspējīgiem sportistiem. Mums ir kaut kāda tāda, es nezinu, masterplāns, kā mēs šo jautājumu varam risināt, vai vismaz to var kaut kādas idejas pamētāt, lai mēs saprastu, pa ko federācija domā. Pamatā, protams, tas arī valsts vīzijā ir bērnu jauniešu sports, un ja mēs skatāmies no federācijas puses, jeb no tāda rakursa, tad mans viedoklis arī tāds, ka pirmkārtām mums ir problēma viena, kad treneri, diemžēl, mums ir tik, cik viņi ir, bērni tik, cik ir, un lai mēs sasniegtu kaut ko, mums būtu jāvienojas visticamāk kaut kādam kopējai dziesmai, kā es saku. Un tas nozīmē to, ka pie esošās situācijas arī kāda mums viņi ir, es gribu teikt, ar finansēm un ar finanšu apgūves metodiku,
es redzu pagaidām to, kad ātrāk, kamēr mums nebūs šī te U23 izlases komanda, kā tāda, uz kuru mēs varēsim sagatavot jau kvalitīvu materiālu, tas būs droši vien tas pirmais punkts, jeb izējas punkts tam, ka mēs būsim sasnieguši kaut kādu zināmu starp posmu tam visam stāstam. Restīvi, tā man doma ir tāda, ka es gribētu, ka mums tik tiešām tuvākajā nākotnē mēs te varam runāt par kontinentālām komandām, tādām lietām, būsim reāli pie esošās situācijas, kāda ir federācija. Pirmkārt, nevar iesaistīties kaut kādā privātā biznesā un lietā. Jā. Mēs varam no savas puses struktūru veidīgi tātad izveidot šādu te vienību, kurā tātad startē šie te labākie jaunieši juniori, jā, un U23 sportisti tātad, no klubiem Latvijas. Jā. Bet tātad pirmkārt jābūt arī tam, ko mēs tā kā tagad šajā gadā tā kā mēģinam jau to visu tā kā implementēt, jā, tātad ir kopēji zbori, jeb tātad nometnes, jā, pagaidām mums neizdodas tādā veidā, kad tur viss piedalās, jo tāpatās kādi ir ieplānojuši nometnes tur tādu vai citādu apsvērumu dēļ, jeb tur komandu dēļ, jā, tādā vai citādā vietā, jā, bet tātad mēs cenšamies iet uz to, ka mēs jau sākam centralizēt veidot šos treniņu procesu kā tādu. Tas nākamais solis, kad mums tātad treneriem būs jāvienojas par šo kopīgo meldiņu kaut kādu, jānoliek brīžiem varbūt malā ambīcijas, jā, tātad jāpiekrīt uz to kopējo kaut kādu pasākumu plānu gada griezumā. Ja ir plāns, tad arī mēs varam arī jau kaut ko plānot jau tur dziļāk kā tādā veidā. Tas arī nenotiekās vienā gadā, tas arī skaidrs. Jā. Otrs ir, nav jau tīri resursu no braucēju viedokļa. Ja teikt atnāktu onkulis Sems un nolikt, piemēram, uz 500 000 komandai, jebkādai, būsim godīgi, mums jau tur nav ko ielikt. Konkurētspējīgi nav, droši vien skaitliski jau kaut ko atrast. Kaut ko atrast, jā, bet cik tur nobrauktu, aizbrauktu vai sasniegtu, ja kaut ko līdz galam, tas ir kaut cits jautājums. Jā. Tā kā es domāju, ka mums ir pagaidām diezgan labs tāds izējas materiāls sākot no 13, 14 gadniekiem arī, kas te 15, 16, ja tur braukais, tad uzvārdas nesaukšu, jā. Jo tajā vecumā labāk ir, es uzskatu, kad runājam pa vienotu komandu vai izlasi, jā, jo šie sportisti, kas tiek nominēti kā kandidāti, lai viņi arī šī ir daudz maz prestiža lieta. Jā. Pa uzvārdiem sāksim runāt, ka viņš būs kaut ko nopelnījis. Vietu, rezultātu un pārējo. Jā, mums ir potenciāli labi, tā kā no viena otra gada, ja tur 2-3 braucēji, tātad nonākot līdz šiem te 18, 20 gadiem, es ļoti ceru, ka 2-3 gadu griezumā pie esošā arī federācijas snieguma un arī tātad finansācijas no valsts puses, tātad pēc šiem te kritērijiem, ja, ka mēs būsim spējīgi tātad kaut kādā veidā arī nokomplektēt, jā, daudz maz spējīgu braucēju komandu, ja, uz kuras bāzes, tad viņi varētu attīstīties, un pēc tam jau meklēt jau kaut ko labāku dzīvē. Jā. Jo te jau ir jāskatās reāli. Ja. Mēs varam un mēs gribētu tātad sagatavot līdz šim te U23 vecumu. Jo Jānis jau minēja, ka tagad sākās augstie sasniegumi ļoti agri. Ja. Tad mēs skatāmies, te lielās komandas paraksta jau teenagerus, pamatā, ja, tur, tad viņam tur liek braukt tur, ja, tur un tur. Un mums ir jābūt kaut ko unikāliem, lai braucējs no Latvijas un nokļūt kādā lielajā komandā mūsdienās. Tā ir arī realitāte, ja. Tev ir jābūt gan raksturā, gan arī rezultātā spējīgam, ja, un bieži vien arī veiksmē jāstāv klāt, lai kaut kur nokļūtu. Jo tu var būt ļoti labs arī pēc tur rādītājiem, ja, bet, jā, šie rādītāji bieži vien varbūt arī sekundāri, ja tev nav kaut kas nopelnīts labi. Ja? Tā ir vietas vai medaļas izskatā vai kaut kā tā. Bet, jā,
Nu, tas trešais faktors ir vienmēr veiksme, protams. Tam arī jābūt faktoram, kas ir bieži vien varbūt negaidītākajā situācijā palīdz kādam kādā grūtā brīdī. Nē, labi, es domāju, ka visi saprot, ka īstenībā veiksme ir liela daļa no sporta. Tur nevar to noliegt. Mums viņš jau joprojām ir tehnisks, tā kā tur viss kaut kas var sanākt un var nesanākt dēļ neatkarīgi, no tevis neatkarīgi iemeslu dēļ. Santi, izstāsti, ja tu zini un vari tur 3 vārdos, kā tu kļūst par kandidātu? Izlases kandidātu mūsu šīs te, jo tu atbildēji principā uzreiz 2 maniem jautājumiem. Mans nākušais jautājums, ka reiz bija par to, kad tad mums būs tā komanda. Labi, skaidrs, tu teici, ka tas ir ticamāk, ka gadu jautājums un plus vēl sastāvu jautājums, bet es zinu, ka daudzi, kas mūs klausās, ir fāteri vai es gribēju teikt, mātes, kas ir, kuriem ir šie jaunie riteņbraucēji, kā viņi kļūst par šo te, par kādu, kurš kļūst par kandidātu, kas viņiem ir jāizdara? Pirmkārt, droši vien, kad jāsāk braukt riteni, jau tā, sāk braukt riteni, tad nokļūst kādā komandā, jo man grūti, es nevaru iedomāties kādu, kurš nepārstāv kādu komandu. Lielāk vai mazāk mērā. Tad nāk tā viena lieta. Ja tu esi komandā, tad tu droši vien piedalies kaut kādos sačos, kas te notiekās. Tad Latvija, Baltija, čempionātos. Tad bez šaubām tad tu treneri jau ievēro. Bet šeit arī mums ir viss diezgan pārskatāmi un caurspīdīgi. Pamatā šos te izlases kandidātus nominē treneri. Tad mums ir treneru sapulces, un katrā vecuma grupā tātad viens treneris, otrs treneris, trešais treneris, tātad liek priekšā šos nominantus, izlases kandidātus, un tā reālā situācija, ka pamatā jau mēs reti kad kādu nenominētu, kā izlases potenciālo kandidātu, jo, mums viņi nav tik daudz droši vien, Paliekot vecākiem, viņiem šie braucēji paliek mazāk un mazāk, tā kā, pa lielam, kā Armands Pučs te izteicās, latvietim, lai nokļūtu izlasē, neko daudz nevajag. Tas ir 4-3 gadi jāpēd mammas zupa, un tu esi, principā, jebkurā Latvijas izlasē sporta veidē. Tā ir tāda replika, kurai es varbūt gluži nepiekrītu, bet attiecībā uz riteņbraukšanu, diezgan tuvu patiesībai. Protams, tas atkal cits tās, kas notiekās tur U18, U23 un tur elites vecumā, no šāda sporta es domāju, ka nē, bet jauniešus mēs, protams, es gribētu teikt, ka tur ir, tas ir pa lielam šis te kontingents pamatā veidos tikai no treneru ieteikumiem, un atlases kā tādas. Protams, bez šaubām arī ir kāds unikālais, kas agrāk brauc, varbūt ļoti labi tur baikos, bet nebija šosejā, jebkurā gadījumā treneris, domāju, vienmēr viņus ievēro un uzrunā un arī mēģina uzsēdināt. Tur šosēniekiem arī otrādi. Man jautājums šajā sakrā, vai ir kaut kāda, mēs te vienreiz ar mūsiņu kaut kad pagājuši, kad mums bija viena tāda epizode, kur mēs runājām, ka principā jau šajos laikos diezgan var noteikt jau pēc tiem, testiem vai jaudas būs vai nebūs. Es gribēju jautāt, vai ir kaut kāds vienots standarts vai plāns uztaisīt, kur vismaz tos pēc kaut kāda vecuma tos braucējus monitorē to viņu progresu, tur kaut vai pēc love testa kaut kādā vienā datubāzē, cik viņš tur var izdarīt, jo, lai saprastu, kuram tur tas potenciāls, kā tas notiek. Man nav nekādas, es nezinu, man liekas, amatieri dažreiz biežāk iet tur taisīt tos testus un... Tas ir atkarīgs, kā kurā treniņu grupā, jeb sporta skolā darbojas treneris. Bet jūs neturat tādus datus federācijā, jums tas nav jūs? Mums pagaidām tas nav, tas būtu tas mērķis, uz ko mēs gribētu iet, bet kā mēs zinām, ka tad mums atkal ir jānonivelē kaut kāds izējas punkts. Tā ir viena lieta. Tad mums ir jāsaliek tātad attiecīgie settingi, pēc kuriem tad visi treneri tā kā atkal saka vienotai dziesmai. Bet treneri mums ir dažādi, kā mēs zinām. Citi arī kaut ko mēģina paslēpt, nepateikt līdz galam. Tā ir realitāte. Un, kamēr tas nebūs
visiem saprotams, sasniedzams un atverams šī te mapīte. Nu, tur kaut ko krāti bezjēdzīgi. Skaidrs, viņai jābūt publiskai. Jo dati tur var būt dažādi. Ja mums ir vienoti visiem šie te, ko mēs tur mēram, tad tas ir viens stāsts. Jā. Lovs, vienīgā opcija. Tad, mēs tā kā, tas ir lovs, protams, bet tur arī, protams, ka tur katram jau, es gribētu teikt, ka būsim arī reāli, kad man šķiet, ka no 18 līdz U23 tajā posmā, kad jebkurš katru gadu es pieņemu, ka tomēr taisa, un viņiem vismaz šie iekšējie, šī datu bāze, rezultātu bāze ir, ja, cita lieta, cik viņš tur dod zāru vai kā dod, ja. Piemēram, viens treneris lasa to vai cits lasa to, bet atbildot savu jautājumu, jā, mums arī, es pat 20. gadā gribēju kaut ko tādu. Mans redzējums arī bija tāds, ka mums būtu tā kā kopējā kartotēka, ja, kurā mēs tā kā redzam, ar kuru mēs varam tā kā operatīvi tur aizsūtīt tur, ja, lai tas redzam. Bet kāds ikdienā notiekās, bieži vien jūs paši ziniet, ka šie jaunie sportisti brauc bez pulsjoslām, ja. Tad ir komps atstāts mājā, un tad tas kopējais, tas kaut kāds indikatīvais punkts, ko tu paņem kaut kādā sezonas griezumā, tur no vienas vietas, otras vietas, ja, beigās jau tev nedod, jo tev vajag, principā, visu laiku. Bet, tas ir arī darbs priekšdienam, es domāju, tas arī viens no tādiem būtiskiem punktiem un redzējiem, kā tas ir, ja, jo tas bez šaubām notiekās pieņem kaut kādā zinām mērā, kaut kādos labākās komandās, ja, bet pamatā atslēgas cilvēks, tas ir treneris, jebkurā gadījumā. Jā, īstenībā šis labs par to pulsu. Es arī biju, kad es Rīgā dzīvoju Baložos, un tad es uz to pusi trenējos, un tad tur ir visādas tās skoliņas. Viņi dažreiz uz to veco Jelgavas šoseju brauc kaut kāda tā Ilģu ciema grupa laikam, vai kura tur. Tā es dažreiz ar tiem puikām parunājos, kaut ko tur minam. Viņi tik bieži brauc bez pulsa. Es domāju, vienkārši tas ir tas izglītotības līmenis. Man viens pat teica, ka viņam treneris teica nelikt pulsu. Man grūti pateikt, pa kur treneri nav svarīgi. Jo mums ir Latvijā ap 70 treneri. Treneris brauc aiz muguras ar mašīnu. Tas ir cits jautājums. Jā. Bet tā ir tā ikdiena, jā, un tā ir tā lietu kārtība. Tas tāpat, ka tu no rīta arī stīri zobus un vakarā tīri. Jā. Un es domāju, ka tas būtu tādam, tā kā sunim beznosiem reflekam jābūt. Ja es atvainojos par to salīdzinājumu, ja, bet, amatieri bez šaubām to visu dara. Ja, jo amatieris zina, par ko viņš ir samaksājis. Viņš zina, ko viņš... Viņam vajag rezultātu. Viņam vajag rezultātu. Otrs, viņš zina, ka tagad šajās 2-3 stundās, kamēr viņš brauc riteni, viņš laupa kaut kam citam. Tad viņam jāpavada šis te viss tas kvalitatīvi. Ar jauniešiem, es saku, tas sākās no ģimenes, no trenera, ja, un no komandas biedriem. Tā ir tā pamatu lieta, kādā vidē viņam tur ir. Jo labie klubi, labās komandās, ātri vai vēlu, viņi visi ir, es domāju, normāli tur nokipēti daudz maz. Es nerunāju te pa ekstra lietām, ja, bet arī pa lietu kārtību, izpratni. Tur tādā veidā. Jo nav noslēpums, es saku, es minēju, kad viņi tagad aizbrauc, piemēram, uz Turciju, ja viņiem elementāras lietas liekas, kā kaut kas foršs, ja, viņi dara prieku. Ja viņi atnāk uz treniņu, ja ir 10 izbraukšana, tad 10 ir izbraukšana. Nevis tā, ka atnāk 5 pār, tad tur sāk riepas pumpēt un tādas lietas. Ja, tie, kas atnāc vēlāk, treņā nepiedalās. Tad nākamajā dienā jau visi rindā ir. Un pirms. Tā ir tā normālā lieta, kas arī būtu bijis jābūt. Jo agrāk tā arī bija. Man arī bija izdevība pabraukāt ar komandām, patrenēties kopā pavasaros. Mēs visi savācāmies pirms. Ja es startu dots tik, tad mēs zinām, ka mēs tik tiešām braucam. Bet tajā Turcijā tā ir tā kā federācijas organizēta nometne, un tur ir kāds cits treneris, nevis tas, kas viņiem ir ikdienā, ja? Mums ir treneru kopums, kas tā kā viens otru, tā kā, es negribu teikt aizvieto, bet mums ir treneru komandijā, kas tā kā rotē. Ja? Un, tagad mums bija Smirnovs Vitālijs, pēc tam bija Samarātins, bijušais mūsu braucējs, ja?
Aleksies. Tā kā iespējams, ka uz nākamo gadu brauks Smukuls. Tad viņi tur tajā Turcijā dzīvo, tur ir tas notiek tā kā visu ziemu, tur apmēram. Nebija visu ziemu, viņi tagad bija, man tā šķiet, uz 3 nedēļām. Okay. Tad tajā cēlēnā. Tad vēl viņi bija vēl rudnī izbraukuši, rudens pusē starpziemas posmā, bet mūsu plāns ir, kad tagad vajadzētu, un tad vēl iespējams, jo Jānis jau zina, kad vienu pīķu uzraut pirms sezonas, tas ir tā. Izkuriem malkas pagalu viņi izdeg, bet mums jau šo uguni vajag visu laiku tā kā uzturēt. Tas labi, ka tas notiek, jo šito es arī, es gribēju jautāt tieši par to, jo mēs arī par to esam te runājuši, ka visi saka, ka mūsu džekiem vienkārši pietrūkst tas, ka viņi ziemā nevar pabraukt, pret eiropiešiem, tur itāļiem, spāņiem, ka viņi vienkārši tāpēc ātrāk sāk braukt ātri tie visi silto zemju, vai tie, kas dzīvo siltajās zemēs, un tad bet tad labi, ka tagad ir, jo es te vienkārši šeit Spānijā pavasarī leišu džeki te, es nezinu, viņiem laikam te ir kaut kāda māja federācija vai ko, jo tur tā leišu mašīna braukā mēnešiem, tur tie džeki iespējams priekšā mainās tā uz aci, bet tie leiši te ir visu ziemu gandrīz, vai, labi, varbūt kāds 2 mēnešus, 3, es nezinu. Bet tad forši, ka mūs arī brauc kaut kur. Nē, mūs brauc, un mēs arī tā kā plānojam, plānojam šo turpināt. Jāsaprot, arī ir tā rocība vai nerocība, un jāsaprot arī, kā viņi tur organizējās. Jo es pieņemu, ka viņi tur no klubiem kaut ko tā kā mēģina kopīgi vai kā, bet otra lieta, ka mēs tagad arī esam tā kā ar tiem igauņiem pa Spāniju, man tā liekas, ka viņi tur kaut kur pie kalpas. Tāpat, jā. Tā kā tur būs iespēja arī piemesties. Igauņiem ir kaut kāda permanenta bāze? Viņiem māja ir. Viņiem bāze ir, jā. Paņemt un tā kā mēģināsim tur kooperēties. Redzēs, kas no tā viss izdosies. Galvenā lieta, kad lai ir to, ko mēs tā kā pagājušajā gadā nosacījām, lai mums ir plāns. Tā kā mums ir plāns, tad mēs saliekam jau noteikts punkts. Ja? Jo plāns arī bez naudas, diemžēl, ir diezgan švaka lieta. Ja? Tā kā. Un mēs jau varam zīmēt jebkādas programmas un tur likt mega plāns, bet tam visam jābūt balstītam arī uz samērojumu izpildāmu budžetu kā tādu. Tā ir viena lieta, un man baida vienkārši arī tas tādā ilgtermiņā, ka mums vienkārši būs problēma ar braucēju resursu, diemžēl. Tā kā es aicinātu tie, kas klausās, mēģināt, uz ritembraukšanu varbūt iespēja robežās. Kaut tā ieinteresēt bērns, Nav viņam visiem jābūt tur mega sportistiem, bet, kāds no tā vienkārši, no tā lielā skaita jau paliks, tajā visā iekšā, Un skatīsimies, kā mums tas viss izdosies, soli pa solim, jo redzēju, no 20. gada, tie pirmais pusotras gads bija tās tukšais pilnīgs, tad tur Covids un tur tās lietas, tad tās sekas un tad kritums gan, kā mēs zinām, pastaties, kādas sacensībās bija kritums dalībniekiem. Skaudri, Pagājušajā gadā mēs tā kā sākām celties atpakaļ, skatīsimies, kas mums šogad notiksies. Ja? Un otrs ir tas, ka mums to sacensību tā kā organizatorēji grib rīkot vairāk un vairāk, bet mums jau to braucēju ir tik, cik ir. Un ja tur ir tāda disciplīna, tad beigās tur uz vienu varētu savākt tādu labu maču, uztaisīt mačus, bet ja 3 jātaisa tajā pašā dienā, tu tur diezgan pliekani viņi izšķīst visur. Un tad neviens nav laimīgs no tā visa. Tagad jau droši vien, ka mums tas ir īstenībā, tāpēc, ka skaties, mums ir šoseja, gravelis, tad vēl ir kaut kādi individuālie starti tur pa vidu, tad ir parastais MTB maratons, tad ir vēl kaut kādi crossi, tad ir 5 sporta veidi īstenībā, kas visticamāk dala, cilvēki vien te paši lielākoties, tie, kas tur brauc. Protams. Cross brauc arī maratonu, tie, kas brauc. MTB 2 seriāli tur. Redz, šeit arī tas, ko sākumā jautāja pa federāciju šo te lomu.
tā mūsu loma arī salikt ar šo kalendāru pareizu gada griezumā, jā, lai šie te organizatori spētu izdzīvot, jā, lai šīs disciplīnas būtu spējīgas izdzīvot. Jo mēs jau to visu redzam un saprotam. Un tāpat tās arī, es vienmēr saku, iedomājieties, ja jums tur ir mēnesī, piemēram, tur jānobrauc, vidējais latvietis pieņem, ka brauc, un tie, kas brauc, 2 mačus varbūt mēnesī kvalitīvi izspējīgs novadīt, ja, tie, kas vairāk trenējās tur, tie mauc tur katru nedēļu, jā, tie, kas tur, aiziet tur jau tādā ekstrēmā, jā, tad tas varbūt nedēļā tur jau pa vairākiem, jā, bet tādi jau relatīvi maz. Jā. Un tie maksāt spējīgie jau ir tie saucamie amatieri, jā, kas ir tieši šie 1-2 mači mēnesī, un tad uz šo amatieri tur pretendē 3 vai 4 organizatori, kas būtu kā jāizrauj. Jā. Un vēl jau arī tādi amatieri, kas ieliek gadā varbūt vispār 2-3 mačus tikai. Tikai es. Tāda paliek arvien vairāk, jā. Un tāda paliek arvien vairāk, jo pastaties kaut vai to pašu labs indikators ir vienības velo brauciens, jā. Tajā dienā, cik daudz braukā vēl pa Plaskavas šosei saucamā, ja tur atpakaļ, jā. Lai gan viņi varētu nobraukt mačus un tad braukt mājās, jā. Un tas arī tas mērķis ir, jā, kad maksimāli ievilkt visu, kas mums var, jo tas arī piepalīdzētu mums kā federācijai. Tad mēs arī varētu noalgot cilvēkus vēl papildus, ja kas nodarbotos, varbūt tur papildus mārketingu liekā, ar sociālo funkciju kā tāda, ar izglītošanu, jā, jo, pagaidām mēs darām to, ko mēs varam atļauties, jā, un vienam cilvēkam, kā mēs zinām, ir 2 rokas un 2 kājas un 1 galva, viņš var izdarīt to, ko grib izdarīt, to, ko var izdarīt, jā, bet bieži vien jau šie pietonātie cilvēki no malas, jā, kas ir tur ar negācijām mētājās, viņi jau, vai negrib, ja vienkārši neizprot lietu būtību un kārtību, kāda tā ir. Tā kā, Plus masveidība jau nodrošinās tos bērnus atkal sportā, jo, ja visapkārt visi brauc ar riteni, tad pat, ja sēns nebrauc, tad kaimiņš brauc, un tu sāki Klau, es arī gribu, tas jau strādā tur. Protams. Paklau, bišķiņi pārējot pie jautājumiem par sacensībām. Es gribētu tikai tavu komentāru. Es atceros, kad pagājušo gadu bija viens mačs, kurus atcēla pēdējā brīdī dēļ tā, ka tur policija bija kaut kādu drausmīgāko ciparu. Plašākai publikai 5 vārdos izstāstīja, jo tur, man liekas, kad arī tas bija tas brīdis, kad tur visi tur zākāja federāciju, kā tā, kāpēc federācija nav nodrošināta kaut kāda tur policija. 2 lietas, kas man interesē. Viens īsts komentārs par to, lai tu ieskicē to sistēmu, kā tas strādā. Un otrs, ko mēs ar šito varam sagaidīt nākotnē, jo objektīvi ir skaidrs, ka droši vien ekonomiski tur nekāda pamata to gonku tu taisīt nav. To neviens nespēs samaksāt to dalību, bet jā, cik ļoti tas var ietekmēt kaut kādu tos nākotnes mūsu šoseis mačus? Jautājums vietā un jautājums arī laikā, jo mums aprīlī tikšanās ieplānot ar iekšlietu ministru, kura tiešā pāraudzībā ir šī policijas struktūra. Un atgriežoties pie Rīgas velobraucienes, tas bija sporta distances. Lai jūs saprastu, ja jums ir tāmē ielikts budžets, lai nesamalotos, mēs tik tiešām neesam arī organizatori šo maču. Šos mačus organizē Igo Japiņa sporta aģentūra. Un tā kā šeit federāciju zākāt, laikam būtu nevietā, ja mēs tā skatāmies. Tad viņam pirms mačiem tika atsūtīta tām no policijas, kas bija izaugusi pa 70%, tā šķiet. Tas skaitlis bija pār 10 000. Budžetā tur bija ielikti kaut kādi 4 vai 5. Es vienkārši tik tiešām neņemiet varbūt tur precīzi to skaitu, vienkārši tā dinamika tāmei, ar ko viņi bija reiķinājušies un kas tika atsūtīta, bija diezgan graujoši. Ja? Un droši vien, kad ja es esmu uzņēmējs, tad es arī
izvērtēja, rīkot vai nē. Nu, un pie tā dalībnieku skaita, kas tur bija reģistrējušies šo sporta distanci tajā brīdī, es domāju, ka tika pieņemts pragmatisks lēmums no viņa puses atcelt. Jā. Cits jautājums – emocionālais fons un sociāla atbildība. Tas atkal cits stāsts, jā. Bet, ja nav iespējas šo te robu aizlāpīt, un, tad laikam reizēm ir skaudri, jā, bet jāpasaka, ka šoreiz nē. Un varbūt, ka pat tas bija tās labs impulsa indikators tam, ko tēt arī varēs likt priekšā iekšlietu ministram. Nē, es domāju, ka tas ir vēlreiz visiem jāatgādina, jāatcerās, ka uzņēmums ir struktūra, un es pat teiktu arī federācija ir pēc būtības, ka uzņēmums nevar strādāt ar zaudējumiem. Šajā gadījumā, ja tev ir izvēle pašfinansēt kaut ko, tāpēc, lai būtu forši, ir lietas, ko mēs droši vien varam izdarīt. Sandis var veltīt savu laiku federācijai, mēs varam, rakstīt podkāstu, vēl kaut ko darīt, bet tu nevari ielikt savu naudu lietā, kas būs absolūti tur. Tas pat nav īsti merkantīls vai labdarības pasākums pēc būtības, ja tādu tu nereiķināsi. Tā kā tur droši vien arī tas ir cilvēku mazliet vairāk tāds emocionāls lēmums, bet tad es saprotu, ka pēc tā aprīļa varētu būt, ka tas iznākums būtu tāds, ka šie policijas resursi ir pieejami ir brīvāk, lētāk, tā tālāk. Ja es pieņemu tādu summu, es atceros, tā arī bija kaut kā tur tie 10 000, kas bija absolūti, ja mēs pat parēķinātu uz dalībniekiem, tas ir nepaceļami. Tas ir, tur neviena gonka nevar īstenībā notikt, ja mums tā tām būs tāda, jā. Tur jau uzsist uz kalkulatoru, tad tu nokrist droši vien, ja tad līdz galvām. Tas nebija, jā. Tur un tā sliktā ziņa, es domāju, bija tā, ka vienkārši es nemāku teikt, ka šos rēķinus sūta un kad sūta. Ja? Es domāju, ka tas bija jāpabrīdiņa jau laicīgāk. Ja? Otrs ir, ka tomēr, ja organizators rīko šādu pasākumu un ielikts kalendāra plānā un lēmums tiek pieņemts sezonas gaitā no valsts puses pa kaut kādām indeksācijām kā tādām, tad arī manā skatījumā pareizi būtu šo indeksāciju piemērot nākamajā gadā. Jo, ja ir uzlikts jau plāns pasākumiem, kas ir iebudžetēti tekošajā sezonā, bet valsts maina, tas arī nav pareizi un godīgi, es domāju. Tad valstīs uzskat, tāpatās jau tā nauda paliek valstī, ko samaksā policija. Tad, ja mums ir bieži vien kaut kādi neparedzēti izdevumi, tad es uzskatu, ka ministrijai bija pienākums šo no savas puses noindeksēt un atstāt uz nulli. Tātad iepriekšējo cenu piedāvājumu, kāds viņš bija. Iespējams, es pieņemu, tur varam mēs piemēram, piemērot 10-15% uz to brīdi, ko tekošām algām vai ko, bet tur tas cipars bija krietni lielāks. Tā kā, tas arī, redzi, šeit ir vairāk faktori, un tā sliktākā lieta ir tāda, ka katru gadu, kad tu ej ar kādu runāt, tev tā saruna sākās, no jauna. Jā. Visi tā kā grib, visi būtu par, bet atbildi, diemžēl, mēs nevaram ietekmēt lietas, jo tādi mums ir likumi. Tātad, tas viss beidzās ar to, ka, politiska atbildība, ja politiski vāji ir nosacīti šie sporta pārstāvošie arī pietuvinātie kaut kādi cilvēki, ja, kas nevar ietekmēt šos procesus līdz galam. Jebkurā gadījumā mūsu valstīs sportiskais lobijs ir ļoti vājā līmenī. Kaut gan, kā mēs zinām, Saeimā sēž jau bijušie olimpieši un medaļnieki. Ja, tā kā, diemžēl, man pat diezgan liela izbrīna, ka mums nav tādu politiķi, kas ir spējīgi aiziet pateikt, un kuros ieklausītos. Kaut kā tā. Jācer, ka tomēr būs kāds tāds, uz kuru mēs varēsim paļauties, jo es tev piekrītu, jā, sports ir tādā bišķi pabērnu lomā atstāts. Pārējiem var tas lēnām pie jautājumiem. Mēs tā pa ķēdējam uz leju. Mums ir ar Kasparu, man liekas, ka kopsumā mums kādi 3 jautājumi bija. Kaspar, to var stākt ar savu. Es savā Instagramā biju ielicis, lai uzdod, man viens jautājums atnāca. Vai Latvijā ir nepieciešams velotreka stadions?
Man ir principā tādi paši vēl 2 jautājumi, tā kā jā, mēs atbildēsim uzreiz 3 cilvēku šitādi. Es domāju, ka noteikti. Un velotreks mums atvieglotu dzīvi. Pirmām kārtām no droša braukšanas. Tas ir bērnu jauniešu līmenī. Treks mums atvieglotu dzīvi, lai pārietu no vienas disciplīnas uz otru. Piemēram, no BMX uz šoseju vai MTB. Un treks bez šaubām mums arī atvieglotu dzīvi kā trekas sporta veida disciplīnā, kā tāda. Jā, atjaunot šīs te, jau nozākātās, es gribu teikt, jā. Visiem jau, varbūt reizēm jau līdz mielēm teiktam, jā, ka mūsu treka tradīcijas, jeb treka sporta veida vēsture mums ir grandioza priekš Latvijas, jā, tur ap to laiku, kad Japiņa tēvu tur visi trenēja un vēl tur, jā, taču trekisti mums bija izcili, mums katru gadu bija pasaules čempioni kādā no disciplīnām. Unikāli. Es domāju, ka priekš Latvijas tā iedzīvotāja skaita, kas bija, tā metodika bija ļoti augstā līmenī. Un dotajā brīdī, bez šaubām, tas būtu diezgan spēcīgs grūdienis. Un viņš jau arī pieplīdzētu ne tikai treka disciplīnā, bet jebkurā arī šoseiniekiem, jā, kas mums ir vairāk kā dīzeļi, jā, kas ir arī gan sprinteriem, jā, kur uzraut. Metodikā pielietošana un ceļš mūsu klimatiskos apstākļos, es uzskatu, viņš būtu kā āmurs naglai uz galvas. Jā, bet mēs maldamies vēl joprojām, mēs maldamies tur, es gribētu teikt, jau entos gadus, un Latvijā pa neatkarības laiku, ja mēs skatāmies tīri, kas attiecās uz ritēmbraukšanu, uzbūvēts nekas nav. Pilnīgi nekas. Tikai nojaukts ir. Tad nojaukt šie te visi tie vecie esošie treki, jā, aizbūvēts, ja pārbūvēts šīs te visas tās teritorijas, kas ir, kur viņi atradās, diemžēl tā ir realitāte, jā. Un, kad mēs sākām darbu, viena no pirmām lietām arī, kas bija, un mēs bijām ceļu satiksmes departamentā, CDD uz sarunu, kā viņi redz, jo viņiem detaļu plānojumā jau sen bija ielikts, ka treks būs piķernieku sporta kompleksā. Viņi bija no savas puses gatavi sekt tehnisko projektu. Tātad, jā. Protams, uz to laiku tur izmaksas bija daudz savādākas. Mūsdienās šīs izmaksas, un kā es redzu, tie ir aptuveni 20 miljoni, kas būtu vajadzīgi, ja nepieciešami, lai uzbūvētu tādu normālu, funkcionālu treku, jā, jo viena lieta uzbūvēt vienkārši šķūnī tur kaut kādu skrēceļu, tā ir viena lieta, jā, jo viņš jau ir jāuztur, jā. Jāuztur mūsdienās izmaksas, energo izmaksas ir dārgas, un tātad viņam jābūt funkcionālam, lai maksimāli iespēja robežās arī viņu noslogotu, jo tā pašā es Dānijā bijis vairākas reizes, un 2 reizes arī biju tur trekā, skatījāmies, kāds viss notiekās. Tur dienas laikā ir sekojoši, kad uz treku atnāk 2 klases sporta nodarbībā. Viena klase brauc pa treku ar riteņiem, un otra klase savukārt nodarbojas ar mūsu mīļo vieglatlētiku treku iekšienē. Ja, tātad tur lec, tur skrien, tur stafetes un tādas lietas. Un tātad šī diena tiek aizpildīta ar bērniem, ko apmaksā pašvaldība, kas ir pilnīgi normāls uzskats, jo pašvaldība arī mūsdienās apmaksā kurš sporta skolu, jeb arī sporta zāli, ja. Un protams, jautājums, tas ir caur izglītības ministriju, vai kā tas ir vienkārši instruments, ja, kā tur, ar kur to izdarīt. Bet, tad vakar stundās jau nāk jau specializētās sporta grupas, jeb sportisti, ja. Un tad arī gan profesionālie vai pusamatieri vai elites sportisti, ja, tā viņi aizpildu. Un nedēļas nogals tur ir ļoti interesanti. Tur vispār nav iespējams dabūt vietu, jo principā amatieri ir aizpildījuši, un arī sporta klubi. Tātad no visas tās reģiona arī braukās tur. Viņi tur dzīvo uz vietas vagoniņos, kas ir blakus. Tās sestdienas svētdienas tur paiet nemitīgos mačos un braukāšanās pa treku. Tā kā
es pieņemu, ka ja mēs šeit to izdarītu, mums arī pie loģiskā ģeogrāfiskā izkārtojuma, un te arī nav raķešu zinātne, ja. Pa lielam tam jābūt ir ap Rīgu tūmā, ja, kur ir spēcīga pašvaldības, kas arī viņu varētu operēt un uzturēt. Ja. Ļoti tūl vispār kā tāda ideja. Es biju 20. gadā, kad tik tiešām bija viens nopietns investors, kas izskatīja starp Jūrmalu un Rīgu to vietu, ja, kur tā kā varētu to izdarīt, bija... Viņam bija nauda, ko viņš skatījās Latviju, kur viņš tā kā būtu gatavs nākt un to visu investēt, bet tad piezagās Covid, un tam mums šī politiskā situācija tāda, kāda ir, tā kā mēs esam tagad tur, kur mēs esam, bet es uzskatu, ka jebkurā gadījumā šajā projektā būtu valstī jāpiedalās, ja, un bez tā tas ir skaidrs, ka neviens nopietns investors arī te nenāks iekšā kaut kādu samērojumu daļu, ja viņam nebūs garantijas un redzējums kādā ilgtermiņā vispār, kā to visu var operēt, attīstīt un uzturēt. Plus tur jau droši vien ir arī valstī jābūt kaut kur, tāpēc, ka to jau varētu kopā pavilkt divas federācijas, tā ir vieglatlētika vai basīti, tā kā Paņevežos, ka basīts pa vidu ir, jā. Restīvi, tur jau ir vidus zonā, tu kaut ko vari paralēli darīt visu laiku, varbūt tā, ka sačir, tad nevar īsti, bet, funkcionāli to ieplānojot var, un tā kā Paņevežos, sliktākā gadījumā sestdienā novelk treku nost, un tur ir koncerts, lai to visu uzturētu. Tas gan čakarēja treku, jā, bet arī... tas vismaz atļauj uzturēt būvi. Es gribētu teikt tā, ka pirmkārtām jābūt politiskai gribai, lai to izdarītu. Ja pastamies tādā indikācijā, kas ir šobrīd, es domāju, ka tas ir ļoti mums labvēlīgs posms šajā brīdī atkal uzsist uz nēru kādam un atgādināt par šo, jo trīzvaigžņu balvas pasākums, ja, un IGO šis te novērtējums, es domāju, ka sabiedrībā ir atkal tomēr uzjundījis veco kaut ko, ja, mēs centīsimies katrā ziņā arī šajā lietā kaut ko mēģināt darīt, jo, valsts līdz šim mums atšaudās, ja, tad viņi skaņo tur tā zemes ar biķerniekiem, tad tur īpašnieku maiņas, un, mēs tādā nemitīgā tādā kā skrējienā, tā kā suns mēģina savu asti noķert, bet viņam neizdodas viņu saķert, ja, un ar treku, diemžēl, mēs esam tur, kur mēs esam dotajā brīdī, ja, bet vēl vienreiz uzsveru, ja būs politiskā griba, tad mēs visi kopīgi droši vien atradīsim kaut kādu risinājumu un ceļu gājumu šim te velotrekam. Jo, ja viņa nebūs, tad, jā, skumji. Klausies, iedod savu varbūt tādu, es nezinu, optimistisko vienalga prognozi, kā tev šķiet, cik gadu kaut kādā griezumā mēs vispār varam domāt par to, kad būs politiskā griba, visas šitās lietas, bez detaļām vienkārši savu tādu, jo to es visvairāk teikšu, vienkārši domāju, ka tu būtu īstais cilvēks, kas varētu mums iedot kaut kādu apmēram, lai nav tā, ka cilvēki tagad noklausās, skaidrs, nākošu gadu federācija būvēs streiku, ja? Nē. Pie tāda labvēlīga scenārija, gribētu teikt, tas ne ātrāk 5-6 gadi. Jā. Tas tā pavisam reāli. Kā es mīlu teikt, būsim godīgi attiecībās mums pret sevi. Jā, ļoti labvēlīgs scenārijs, tie ir kaut kādi, varbūt 4 gadi, 3 ar astīti, jā, bet, neātrāk. Mēs ļoti labi zinām, kā viss aizņem visas saskaņošanas institūcijas. Tad ir, nedod Dievs, ja valsts kaut kur piedalās, tad ir šīs te finansu visu salāgošanas ar investoriem un bankas lietas, celtniecība, tehniskais projekts. Tas viss aizņem laiku. Pagaidām mēs esam tādā skiču projektu līmenī, kā tādā, jā, bet lai runātu par nopietnām lietām, tāpatās, tad ir vēl tur jautājums, ko mēs tad tur mēģināsim implementēt iekšā, jā, cik tur būs sporta zāles, piemēram, tur svarena kaut kādu fitnesam, jā, varbūt, ka tenisisti gribēs pa vidu kaut ko dabūt, jā. Tas ir jautājums, saprot, ja te atnāk privātais investors, pasaka, klausies, iedomā zemes uzbūvēšu, tas cits stāsts.
Bet pie naudas apjoma, kā es to redzu, un tās atdeves, nu, tur bez valsts piedalīšanās nekas nebūs. Tas nebūs, jā. Nu, un otra lieta, ja tur to būvē, nu, viņš jāuzbūvē labi. Jā. Es vienkārši pats šeit tad hokeju uzspēlēju, jā. Un tā kā Daugavas Ledushala, ja, ka mēģināja uzbūvēts pasaules čempionāti, jā, un jūs paši zināt, kāds bija rezultāts tam visam stāstam. Tā kā, nu, kaut kā tā. Ok. Nu, pacietība un 5-6 gadi īstenībā pēc ātri. Es ceru, ka mēs... Nē, es domāju, ja šis te ritens būs palaists un iekustināts tīri no politiskās puses, un tad jau tas viss atrisināsies. Tad mēs varētu teikt, ka tas tikai laika jautājums ir. Jā, kā tāds. Jo tāpatās, nu, nekas arī vienā gadā uzreiz ne. Tad var sākt jau metodiski treneri gatavot kaut kādas treniņu grupas potenciāli. Tad var sākt biežāk braukāt tiem pašu uz Lietuvu, piemēram, streku, lai nav tā, ka atver treku, ja, nu mums ir, kamēr mēs uzaudzējam kaut kādu masu ar dalībniekiem, ja, jo mēs jau esam ieinteresēti, lai mēs viņu arī aizpildītu. Nu, loģiski, jā, lai viņš funkcionē. Tā kā daudz saskaitāmo šajā visā stāstā. Nu, tas tiesa, jā. Es atceros tos labos laikus, ka mēs uz Paņemežiem braucām gandrīz katru nedēļu. Gandrīz tā, ka viņi tur nepacēla kosmosā tās cenas, tā arī bija īstenībā. Man liekas, mums tur bija tas grafiks, un tad bija diezgan grūti pat dabūt to laiku. Jā. Tur mums bija baigi jācīnās. Mums tādi jocīgi laiki arī bija. Jā. Nu labi, jā, par treku mēs tā kā tikām skaidrībā, ejam tālāk. Jautājums par virtuālo riteņbraukšanu. Kādas ir jūsu domas par virtuālās riteņbraukšanas sacensībām un to attīstību? Vai ir zināms, kāds būs atlases princips nākamajam čempionātam? Tas es pieņemu ir nākamajam, kas ir 20. Šī gada, jā. Jā. Jautājums, domāju, ka vietā no tehnoloģija puses, kāda būs atlases kritērija. Mums, cik es zinu, man tā liekas, ka ZZK paspārnē mums notikās šie te mači Zwifta platformā, ja? Jā, pirms tam, jā. Tā šķiet. Nu, jā. Tā kā man, ja godīgi, es neesmu pats piedalījies šajos mačos, kaut gan es ikdienā tad, ziemā cevišķi, ja man neizdodas paslēpot, es pakustos, tad es pats savā akauntā, kā teikt, pabraukājos uz Zwiftu. Bet man šķiet, ka droši vien, kad mēs turpināsim kaut kādi iesāktās lietas, kas attiecās par šo te iekšu riteņbraukšanu, un tur visticamāk, kad būs stāsts pavisam vienkārši, kurš uzņemsies šo te organizēt, tur mēs piepalīdzēsim kaut kādā budžeta izteiksmē bez šaubām, jo tas arī nākotnē starptautiskā mērogā bez šaubām būs, jā, populārs un arī kā tāds. Tā kā es domāju, ka tur nekāda mega sarežģīta lieta nav, ka tas ir es nepateikšu, kuros datumos, man tā liekas, kad jūs pat labāk zināt, kuros datumos bija iepriekšējie mači čempionāts. Es godīgi neesmu skatījies tagad kalendārā, jā. Es viņu skatījos, bet ne šajā kontekstā, jā. Nu jā, un tā kā es pieņemu, ka tur jau daudz lietas jau mums noteikās pavisam racionāli, jā. Sanākam kopā, jeb sazinamies, jā, un vienojamies pa laikiem un datumiem, jo tur noteikti nav vajadzīgi mega ieguldījumi, lai šos te maču uzorganizētu. Šeit vienkārši vairāk tieši šis te organizatoriskais organizators jāatrod, jā, kas šo te uzņemsies, jā, kā tādu. Jo bieži vien ir tā, ka mēs arī, es saku, ja ir cilvēks, kas ir gatavs to darīt, mēs bieži vien varam arī no federācijas kaut kādiem līdzekļiem vai federācijas gādību arī varam piepalīdzēt kaut ko izdarīt, jā, lai tas notiktos. Bet kopumā atbildot uz jautājumu, es to skatos pozitīvi, jo pasaule un dzīve mainās, no tā tu aizbēgt nevari, un mānīt sev arī baigi nevajag, jā, jo jūs arī pareizi paši teicāt kaut kādā iepriekšējā jautājuma kontekstā, ja, ka tie bija citi laiki, jā, un nevarēs iekāpt vienā un tajā pašā upē, jā, tajā vietā, jā, tā kā ūdens ir aiztecējis un mums jāmainās
līdzi un jāmēģina būt konkurētspējīgiem. Tādā vai tādā disciplīnā, jā. Protams, man šausmīgi baida, pat ne baida, bet es skatos ar zināmu tādu bību uz to, jā, kurā brīdī šis te ekstrēmais sports un šie te visi paveidi ienāks pie mums iekšā, jā. Un es domāju, ka tas būs tas pats, kas auto nozarē, jā, kad iekšzemes dzinējs, jā, tā lēnām nomaina šie te elektriskie, jā, un es ļoti, ļoti ceru, ka šīs te pārmaiņu laiks neaizskalos vecos sporta veidus, ja, un ka mums ienāks datorspēles, kas pārņems šo te visu un tehnoloģiskie sporta veidi kā tādi. Ja, tā kā, es esmu par, bet viņš ir arī tādā zināmā sinerģijā mūsu klasiskajām disciplīnām, klasiskajām sporta veidiem, viņš mums nepārkāpj, kā tāds, jā. Mēs kā ziņā mēs nebraucam ar riteni ar kaut kādu PlayStation palīdzību, jā, kā mēs pēc tagad apdalam klasiskos, tāpatās jau viņi trenējās, un šīs ir kā, principā, mēs jau arī izmantojam viņu, trenējoties, jā, metodikā kā tādā, es esmu par. Un man ir arī tāds veselīgs skats to, jo tas arī ikdienā ļauj cilvēkiem, tur daudz izmanto arī visās dažādas citas platformas, ja tur brauc tādā realitātē kaut kādā diezgan tuvai dzīvē, ja, viņiem tur tas liekas interesanti, ja. Es aizjot vienā sporta zālē, kurš aizēju pakustos, un arī te viens bijušais velobraucējs amatieris, viņš, ka brauc, piemēram, uz trenažiera, ja, viņš uzliek vīpapļus, ja. Viņš skatās, kā viņš pats brauc. Jā. Tas ir katram cilvēkam individuāls, ja, un viņš, cik es viņu redzu, ja, tik viņš drillē vipapļus. Ja, viņš man rāda, ja, tur kur es esmu te bijis. Un tur tā, cilvēki ir dažādi un interesanti, jāpieņem, kādi viņi ir. Ja, jo mēs jau esam viena saime un jārada ir kaut kāds tas kopsaucējs un jāuztur tas tā pozitīvi. Ok. Tas nozīmē, ka mums ar e-sportu viss turpina notikties. Gaidīsim translācijas. Un man gan jāsaka, tas formāts ir, labi, tas tur līdz tam gan mēs tiksim. Ejam pie nākušā jautājuma. Patiesībā daļa no tā jautājuma, es domāju, ka tu jau esi atbildējis. Ja? Jautājums ir tāds vairāk tāds virsraksts, ja? Par sievietēm un jaunatni Latvijas ritembraukšanā. Par jaunatni mēs jau izrunājam, par sievietēm iespējams tas kaut kur krustojās noteikti ar to, ko mēs runājam, bet tu var 3 vārdos nokomentēt situāciju. Jā, man viens gudrs treneris pateica, ka sievietes uztrenēt ir vieglāk, un ar sievietēm vieglāk sasniegt rezultātus kā tāds. Bet atgriežoties vispār pie daļā dzimuma pārstāvēm, es domāju, ka pēdējos gados mums ir samērā labi veicies, jo meitenes, sievietes un jaunietes, tur dažādu gadu gājumi, ja mums ir. Es pieņemu, ka priekš tā dalībnieku skaita, kas mums ir diezgan tādā atzīstamā līmenī. Un ja mēs runājam, sākam no otra gala, no augsto sasniegumu sporta, ja, tad es domāju, ka mēs esam priekš Latvijas, mēs varam būt gandarīti, ja, ka mums ir sieviešu protūšu komandā braucēji, tad tur zemākās kategorijas komandās arī mums ir 3 vai 4 jāni, ja mums sanāk, ja vēl braucējs tur. Tagad viņas paliek mazāk, jā, bet ir, jā. Lija ir, jā, tad mums ir no Dobels tur vēl meitenes. Lija, es saprotu, kad ir beigusi braukt. Ar meitenēm zini, kā ir. Jā. Katra diena ir jauna diena. Tas arī, un varbūt, ka paņems pauzi un atkal, saprot, tas ir, ka viņas vecumā paņems pauzi gadu, un pēc gada atkal būs emocijas. Un, tā kā meitenēm ir baigi, viņām tas emocionālais fons, večiem tā ir, kad viņiem tā līkni, tur tāda prognozējuma, jā, bet meitenēm bieži vien tā kā zāģi zobi dienas laikā, ja tu pasties arī, ja tā kā tad ir tā, tas ir. Kā no rīta kafiju iedot, vai tur maizīti ir uzsmērēt, teiksim, kungs ir padevis, ja tā nav paskatījies, ja, pareizi. Tā kā tas ir, tāda nelēlam atskatam uz malas, ja, bet
Kopumā, viņš jau, mēs paši redzam, ja, ka katru gadu viņš sieviešu sports, tā kā pievalkās pie vīru, ja. Eirosportā apstāties, principā, visas lielās tūras mums jau sāk jau dublēties, ja, ar kaut kādiem pasākumiem. Ēters aizpildās un arī uzstādījums no Starptautisko federāciju puses ir tāds, ja, kad dāmām, principā, tas ir budžets arī, kas tiek iedots un iedalīts, ja, viņš jau valkās uz augšu un palielinās. Tā kā es pieņemu, ka 2030. gadu tur būs baigā paritāte no visam stāstam. Diezgan liela. Jo aizbēgt arī no tā nevar, jo atkal mēs pastamies tur uz... Tas viss ir tādā kontekstā, tas jāskatās tā arī no politiski šīs te uzstādījumiem, ja, kad mums ir dzimuma vienlīdzība, seksuālas minoritātes. Tā arī nav, tas viss jau nāk no Eiropas tās puses, un viņš arī savu sportu tiek kaut kādā veidā kultivēts. Ja. Es šeit nebūtu nenoliecinu, lai piedod man dāmas, ja, kad es mēģinu kaut ko tagad runāt tādā veidā, kad tas tiek uzspiests no nepareizās skatpunkta, bet es domāju, ka tas ir forši, jo es pats īstenībā ar interesi skatos bieži vien šos te highlightus no dāmām, ja, kā viņas brauc. Un tur tās emocijas, kas no viņām virmo, ir daudz pat patīkamāk skatīties, ja, ka no večiem salīdzinoši šis ir normāli un vienkārši. Ja. Tur tas, ir kaut kāds līdauts, tur pēdējos, ja tur nav aizbraucis atrāviens, ja, tad tur palējām skaidrs, kurš tur ko vinēs. Ja. Bet dāmas, viņas tur tādas emocionāls, un es domāju, ka ir tā, arī vizuāli to visu vērot, ja, ir patīkami. Ja, un es arī gribētu, kad mums tāpatās, ja, kad mēs jau arī mačus, ka organizējam, tad arī dāmas netiek atstāts novārtā. Es pat, ja tā mēs skatāmies, man liekas, ka mums latviešu mačos pat dāmas pat ir vairāk nekā kaut kādā Igaunijā, ja, pat pie tā klubu skaita, kas viņiem. Es nezinu, vai tas tā ir, bet man tā vizuāli tā liekas. Bet kopumā es tāpat skatos, es neskatos Latviju, es skatos Latviju, Lietuvu un Igauniju. Ja. Es to visu redzu tādā kopējā ainā, ja, jo es arī kolēģiem federāciju Lietuvas un Igaunijas esmu teicis, ja, kad mums ir jāskatās no tāda aspekta, ja, lai mēs kādam būtu interesants kā tirgus, ja, un arī priekš konkurēt spējas, ja, jo cīnīties savā sētā tā ir viena lieta, ja, bet mēs tikai augsim, ja mēs kopā attīstīsimies un trenēsimies un mačosimies. Mm-hmm. Jā, tur es tev pilnībā varētu piekrist. Par to Igauniju es domāju, ka nav tālu no patiesības, un tāda mani 5 centi par to visu. Es ļoti ceru, ka tā ir, ja tas tā nav, tad es ceru, ka tas tā būs, jo rekur tavs pieminētā, un tas īstenībā vijās cauri droši vien visiem mūsu sarunai, bet, lai mēs tos sīkos dabūtu uz riteņiem, parasti, rekur, tas ir visvienkāršākais veids, ja kāds no vecākiem, vai nezinu, abi brauc ar riteni, tam sīkajam nebūs varianti. Vai tas viņam ir, tas normalizē kaut kādas lietas tajā sportā. Tev nav jādomā par kaut ko, tāpēc, ka tev senči jau tur zina kaut ko un tā tālāk, un tad tu, galā arī tu kā vecāks droši vien, tad tu zini, vai spēj bišķi vairāk to procesu, izprast, kontrolēt, un tas tev paliek tāds, kā potenciāli sports, kurā tu paliksi. Jā, nevis aizsūtīsi viņus kaut kurien tur. Visiem basketboliem, futboliem, kas ir labi, bet vajag vairāk tos riteņbraucējus. Arī dāmas. Tā ir, jā. Tā ir. Principā mēs esam aplasījuši, īstenībā, jo tur dažādi jautājumi bija lielākoties, tas bija par kā es teicu, par jaunatni šā vai tā, un reku pat reku. Mums ir pēdējais jautājums. Es nezinu, vai tu uz viņu var atbildēt, vai tu uz viņu drīkst atbildēt, vai uz viņu vispār ir atbilde, bet jautājums ir, kurš no elites džekiem brauks OS un domāts olimpiskās spēles, un kā un kurš to lemj? Tur ir 2 jautājumi, tā kā... Par to, kurš brauks, es varu pavisam godīgi pateikt, ka to mēs pagaidām esam atstājuši tā kā nolikuši dienas kārtībā. Jo mēs to lemsim pirms olimpiādas. Es nevaru teikt pateikt, kurš tas pa datumu būs, ja, bet notiks lemšana. Mums ir izstrādāts zināms kriteriju kopums, punkti, pēc kuriem tad arī tiks lēmts.
Ja, bet pamatā tātad tur ir pavisam vienkārši nosacīt punkti, kas ir pēc kuriem tātad konkrēti kāds sports droši vien, kad tiks izvietos kaut kādā rangā. Kā tādā. Un, ja es nemaldos, ja tur sanāk tā, ka gluži visi vienādi, tad tur treneri lems paši pēdējie. Ja tur nostāsies tā, bet viens no tādiem diskutabliem, ja viņi nostāja uz vienas līnijas, tad tiek ņemts arī vērā pagājušā gada rangs, jeb arī sasniegumi. Tā kā tur tā metodika, pēc kā tiks atlasīts, būs samērā godīga, caurspīdīga un pēc labas pārvaldības principiem. Es tā diplomātiski. jā, šitā bija tā ļoti politiska atbilde. Nē, viss labi. Ok, to mēs kad tu teici pirms olimpiādas, cik tas ir, tev ir kaut kāds time frames? Droši vien ir jāizsniedz tur tie sastāvi. Mans, ja es nemaldos, tas jūnijas varētu būt laikam. Jā, tad droši vien, ka tā, jā. Okay. Kaut kā tā. Tad mēs gaidīsim presrelīzi no federācijas, lai zinātu, kurš pārstāvēs mūs tur. Ok, man ir baigais prieks, ka mēs tā forši parunājāmies. Man ir noteikti jāuzsaka, es kaut kādu laiku atpakaļ runāju ar Tomu Markus, es viņam arī teicu paldies, tev es arī pateikšu paldies. Man ir jāatvainojas, ka es, diemžēl, nevarēju būt gada balvā, kas bija... Jā. Un tā bija viena no lietām, ko es Tomam kaut kad jau gadus apakaļ teicu, ka mums pietrūkst. Atceries, Santu, arī bija tajos IGO parasti sezonas noslēguma pasākums, kur tiešām bija sezona beigusies, un tur viss sapulcēs vienalga tur par tām balvām, ko tur saņēma, bet tas bija tāds baigi foršs jauks noslēguma tusiņš. Un šis, man liekas, bija tāds, spriežot pēc bildēm, pēc video un pēc tā, ko es dzirdēju no dalībniekiem, tas bija tāds ritīgi labs, sen gaidīts un ļoti, es domāju, tādai velosaimēji vajadzīgs pasākums. Tā kā paldies jums par viņu organizāciju, paldies, kad viņš notika. Manuprāt, un tas ir mans tāds, man bājas kā latviski, kur es neviltots vērtējums. Manuprāt, kad jūs kā federācija tagad pēdējos gadus tiešām strādājat nevis daudz labāk, tā nevar pateikt. Mums ir daudz vairāk mēs esam ko izdarījuši. Katrā ziņā šobrīd ir tā sajūta, ka mēs tā kā nevis krītam apakaļ, bet īstenībā jau tā kā ejam uz priekšu. Un es ļoti ceru par spīti tam, varbūt tas, par ko mēs runājam visu laiku par kaut kādiem problēmu jautājumiem, bet es arī ļoti cerētu, ka mūsu klausītāji tā kā saprot, ka tas tā kā ar politiku un vispārējo, zin kā, tu tur šķendējies par to, ka viss slikti un neej par ko balsot, jā, tad tu esi daļa no tās problēmas. Tā kā man uzreiz arī tāds aicinājums visiem klausītājiem. Pirmkārt, ejiet pērciet licences. Tas, man liekas, kad izskanēja vismaz vienreiz, mēs to noteikti vajadzētu atkārtot. Tas ir tāds no-brainers, man liekas. Un es ļoti ceru, ka tas licenču dinamika, ja tagad bija 3000, tad mums viņi tur turpinās skaisti augt uz priekšu. Ko vēl cilvēki? Es vienmēr sadonos, ka pārtrauc, lai tu kādam kaut ko tā kā pasniegtu vai parādītu, jāsaka pašam uz sevi. Un piekrīt, jā. Protams, jā, kurš tad sunim ascels? Labais piemērs atkal tā nodrāsā frāze zobtīrīšana. Ja, kad tu mazam bērnam, kā tu iemācīs? Kad jūs ejat to darat kopā. Tāpat arī ir ar šīm te licencēm. Es, piemēram, braucu vai nebraucu, man viņi ir. Jā, tas ir tas piemērs. Lai es kādam uzņēmējam ieteikt, klausies, nāc piepalīdz vai kaut ko, viņš tevi reiz savādāk skatās, ja tu esi pats kā federācijas vadītājs ar savu piemēru, ka tu arī gadā, tur ielādē kaut kādu 20. Es tagad nesaku tur, naudas izteiksmē lielumā kā tādā, ja, bet tev arī jābūt ir kā piemēram ne tikai vārdos, bet arī darbos. Kā tādam jebkuram, jā. Un, arī tev ir jābūt arī spējīgam arī kaut kā aizbraukt uz mačiem, pastīties tur uz vietas, ne tikai no bildēm, jeb no sociāliem. Es neesmu sociālos, līdz ar to man vajag patīk tā vietas apmeklēšana. Un tad es arī savu aci redzu, jā.
pabraucot gonkās, arī jūtu vispār arī to kopēju noskaņojumu kā tādu, ja, jo bez tā nevar. Ja, bez tā nevar. Un man liekas, vēlreiz atgriežoties, ka mums tas viss ir izdevies, un tas nenotiek vienā gadā. Tas arī jāsaprot, ja. Es pat teiktu, ka ne 2, ne 3, un ne 4. Ja mēs uzņemam šo te kursu tādu pragmatiski, tad šie te 5-6 gadi, tas ir tas, droši vien kaut kāds settings laikam, kad tu jau vari izaudzināt gan sportistu, kā tādu šo laiku jau daudz maz jau kvalificētu, ja? Vienu vai vairākus, tur atkarībā no vecuma, ja? Tas ir laiks, kad tu jau esi sakārtojis jau šo te federācijas struktūru, darbību, iedibināji zināmu kalendāru, kas ir jau katru, no gadu uz gadu jau saprotams, un arī dalībnieki pie tā daudzuma, kas mums ir, un arī organizatori zina, ko rēķināties. Un tātad mums ir kaut kādi zināmi jau izstrādāta kārtība, kā tas viss notiekās. Ja? Jo Krieviem bija tās labs teiciens, kad par jādak bijot klasa. Ja? Tātad lietu kārtība, pārspēja meistarība. Ja? Un es esmu par to, ka vispirms jāskārto šī te saimniecība, ja? Kas bija, diemžēl, es nesaku, kā tur bija agrāk, es pat nekad to nesalīdzinu. Ja? Es skatos, kā ir tagad, ja? Un ko vajadzētu izdarīt. Ja? Un līdz ar to mēs arī uz to arī tā kā mēģinām virzīties. Ja? Un sākot darboties federācijā, es vienmēr teicu, ja, kad mēs gribam un es gribu to, lai mums ir atvērta sadarbība ar jebkuru. Ja tā ir kritika, ok, ja viņa ir laba kritika, ja, mēs viņu klausamies, mācamies, daram. No kritikas pragmatiskas nevajag bēgt. Protams, ir jāizslēdz kaut kādi trakie, kas apkārt skraida, ja. Tas arī ir fakts, ja. Un tikai tādā veidā pirmkārt mēs varam paši attīstīties, ja, un kopīgiem spēkiem arī sasniegt to, jo nav noslēpums. Man tā liekas, ka tagad jebkurš var atnākt, jeb vienoties par kaut kādu laiku vai priekšlikumiem. Mēs esam atvērti. Mums noslēpumu nav vispār. Ja. Principā gada sapulcēs ar biedriem mums ir redzams viss budžets. Es nepateikšu, vai internetā tas ir redzams vai nav redzams, pa pozīcijām. Ja. Bet šie saucamie labi pārvaldības principi mums dotajā brīdī strādā, viņi ir iedibināti, un mums jau te nav ko iekšā, kā teikt, kasīties un sacensties, un mums jāmēģina uzvarēt tie, kas ir ārpusē. Tas tiesajā, tur mums ir, tā ir mūsu lielākā vērtība. Varbūt tas pretēji tam, ko mēs pirms tam runājam, bet es, katrā ziņā kā treneris, manuprāt, arī tas augsts sasniegums sports ir tas, kas pēc tam motivē tos sīčus tajā sportā vilkties. Ja, tā kā, cerēsim, ka tā arī būs. Jo nav, es saku arī tiem treneriem un sportistiem, es saku, tā nav traģēdija, ka tu reizēm paliec 2., 3. vai 4. Ja tu esi zaudējis spēcīgiem konkurentiem šeit. Jo tie palīdz attīstīties tev kā sportistam, ja, un kaut kādā ilgtermiņā tu būsi tikai spēcīgāks un labāks no tā visa. Ja, jo bez konkurences, Šito Sanda mēs varētu atstāt kā tādu kā novēlējumu. Atceries, kā bija Šipkevics agrāk prasīja novēlējumu latviešu tautai, man liekas, tas bija viņš. Jā, šitas, man liekas, tāds, ar ko mēs varam maigdropu uztaisīt. Jā. Kad tā kā, es tik tiešām novēlu visiem ritembraucējiem, ja, kad arī 2. un 3. vieta nav tā sliktākā, ja, ja mēs esam zaudējuši spēcīgam konkurentam. Cerēsim, kad tava novēlējumi piepildīsies un kad mēs būsim uz tā piedestāla starp spēcīgiem konkurentiem gan federācijas, gan kur Parīzes spēlēs, tā kā mums ir daudz par ko turēt īkšķis. Sandi, paldies tev! Manuprāt, jums bija ļoti, ļoti forša izdevusies saruna. Es ceru, ka mēs tev vienmēr gaidīsim nākošu gadu ap šo laiku, un es ceru, būs tas tā apspriežamo lietu saraksts būs daudz tāds saulaināks, un mēs varēsim sist sev pa plecu un teikt, cik mēs kā Velosaimas esam daudz labas lietas izdarījuši un visu kaut ko paveikuši.
Jā, man pie iespējas tiešām vēlreiz gribētu pateikt lielu paldies gan federācijas darbiniekiem, gan maniem kolēģiem padomē, jā, gan arī visiem treneriem, sportistiem, klubu pārstāvjiem, juridiskiem biedriem. Jā. Bez tāda kopēja un kopējas tāda vīzijas, jā, mēs droši vien, ka nebūtu tur, kur mēs esam šodien. Tātad, kā es vienmēr saku, turam buru, virzamies priekšu, jā, un tiekamies droši vien, kad trasēs drīz šeit Latvijā. Galvenais tas licences iet pirkt. Jā. Pārējais. Jā, sāksim ar to vispirms. Nopērciet licenci šodien. Klausiet, Kaspar. Labi, paldies jums, vīri. Tiekamies jau drīz ar jums, klausītāji, nākošās epizodēs. Sekojiet federācijas jaunumiem. Federācija diezgan aktīva arī sociālā vidē un pērciet licences. Paldies, čau, vīri! Čau! Paldies!